ja tu netici tam, ko Dievs par tevi runā, kā tu vari nest Dieva šos zīmes un brīnums, ja tu nespēji noturēt atkal to Dievu klātbūtni. Kāpēc, tavuprāt, kristieši būvēja apzināti un pat neapzināti identitāti citās lietās? Dievam ir svarīgāk, lai tu meklē viņu, nekā meklē atkal tās svētības, tās, ko Dievs var dot. Atkal šīs lietas. Pat, ja nāks iet kādām lietām, grūtībām cauri, Dievs ir man bagātība, Dievs ir mans miers, un to mieru nekur citur nevar iegūt. Un tas, ko tu stāsti, kad ir šie cietokšņi gan prātā, gan sirdī, gan miesā, kad nāk šīs sajūtas atpakaļ, kur man vispār sākt? Ka es varu veidot kaut kādu savu identitāti Dievā, kad es varu būt, tu saki, es esmu Dieva dēls, Dieva meita. Tas būtu maldīgi, ja es teiktu, ka tu pieņem Jēzu un ar to viss pietiek. Un tāpēc rīkoties atkal pēc Dieva vārda nevienmēr ir tas vieglākais, bet es zinu, ka tas ir atkal vislabākais pie mums. Teicība īstenībā ir ceļš uz tādu pestīšanu, uz atklāsmi par to, cik tu esi svētīts, cik tev daudz ir dots. Sveiki, tu klausies Spēr soli dziļāk, un esmu atpakaļ ar jaunu epizodu, un šodien man ir brīnišķīgs cilvēks kopā ar manīm. Kāds, kas jau ir bijis pirms tam, ja precīzāk sakot, kāda, kas jau ir bijusi pirms tam, un tā ir mana māsa, Laura. Čau! Šalom! Šalom! Miers ar jums! Ar mani! Miers ar tevi! Bet, kā jau es teicu, ka viņa ir bijusi pirms tam, mūsu kanālā, ja tu vēlies noklausīties viņas brīnišķīgo liecību, un varbūt īsumā priekš tiem, kas tev redz pirmo reizi un dzird par tiem pirmo reizi, varbūt var padalīties īsumā par sevi, ko tu dari, kurā draudzē tu ej, un tā tālāk sīkumā tu var pastāstīt varbūt par sevi, tādu mazu recap uztaisi par to, kas ir bijis. Kas ir bijis vai kas es esmu? Kas ir bijis un kas tu esi? Es esmu Jēzus sekotāji. Amen, paldies par šo epizodi. Tā nopietni, kurš ir 5. gads, tad jā, 5 gadus jau tā nopietni Jēzus sekotāja. Esmu draudzē Dzīvības vārds Priekulē. Kas vēl tāds, man ir 30 gadi. Tūlīt būs 31 pēc 17 dienām. Nezinu, kad tiks izlaist šī epizode, bet mēs datumu ieliksim, ja tas ir tik svarīgi. Ja kāds man grib apsveikt. Labi. Čoja, kas var izgriezt. Nē. Bet, jā, esmu šobrīd jau, kopš martā esmu pašnodarbināta persona, strādāju mārketinga jomā. Vismaz cenšos. Un, ko vēl var pateikt, jā, kad jaunākais tāds, kamēr es biju pārējais periodā no algot darbinieku uz pašnodarbinātu personu, jeb šajos bezdarbnieku periodā vai atpūtas periodā, viens no jaunākajiem projektiem bija mana identitāte Dievā, ko mans brālis arī ir pieminējis jums, un varbūt kāds no jums jau ir klausījies. Un, ja tu varētu nedaudz pastāstīt sīkāk par, es atļaušos tā teikt par tavu un Danu, tas tā kā ministrija, kur jūs sagājāt kopā, kā divas jaunas dāmas, kas palīdz arī citiem cilvēkiem, kas klausās, nostiprināt tātad savu identitāti Dievu. Un es gribētu, ka tu nedaudz pastāsti sīkāk par to, ko pieņemsim cilvēki, kas klausīsies šo te. Viņi būs tāds, par ko jūs tur runājat? Man identitāte Dievu. Varbūt uz sīkumā var ielikt, kas tas tāds ir. Jo es domāju, citi varbūt to sapratīs uzreiz, bet citiem varbūt būs tāds identitāte Dievai, vai tas ir kaut kas tāds iespējams, tāpēc, ka viss, ar ko viņiem asociējās Dievs un kristietība, vai pat varbūt ne pat kristietība ir ar kaut ko, tad kaut kāda svēta vieta, baznīca vai kaut kas, un varbūt ir kaut kādi raksti, bet identitāte varbūt var pastāstīt sīkāk, par ko jūs tur runājat. Mēģināšu aptvert to visu. Sākumā tas ir kā projekts, kur mēs cenšamies. Viens no tiem ir podkāsts, kas šobrīd arī turpinās, kur mēs runājam par dažādām tēmām, kristiešu aktuālām. Tikko pirms braukšanas šeit pie jums ierakstījām par tēmu nogurums. Arī par to, jo jā, tas ir tāds posms, varbūt, kam es šobrīd gāju cauri un šobrīd eju ārā. Arī, un, tāpēc tas tik enerģētiski. Jā,
visā tajā, bet es domāju, ka tā ir lieta, ko varbūt ne tik daudz cilvēku runā un tā, bet jā, ir dažādas tēmas, sfēras, mēs runājam par identitāti, tā bija pats pirmais ieraksts arī, un kur mēs apskatījāmies Dievu vārdā, kas mēs esam kā Dievu bērni un kas ir ko Dievs saka par mums, bet principā tēmas ir dažādas, un paldies Dievam, ka Dievs svētīs mani ar Danutu, kad viņai nāk arī sirdī dažādas tēmas, ko apskatīties, un jo tā doma ir tāda, ka mēs runājam, ierakstam podkāstus latviešu valodā, jo nemaz varbūt tik daudz tādu nav. Protams, ir draudzēs dažādi ieraksti un dievkalpojumi, arī podkāstu, aizvien vairāk parādās. Bet, protams, it kā mums tā sfēra ir, ka mēs gribam arī veidot komunikāciju, attiecības ar cilvēkiem. Mums bija sieviešu konferences, ko mēs rīkojām. Mārts vai maijs. Es tādu neatceros, bet man šķiet, ka martā. Man ļoti šķiet, ka martā bija. Vienā no tiem arī mēs ierakstījām tos kādus no šīm konferences lektoriem, tā kā var apskatīties arī mūsu YouTube, paklausīties. Bet, jā, tā vien bija konference. Tagad mēs gribētu uztaisīt mid-match, kas ir tieši kristiešiem, kur ir attiecību, tā kā tāda, tā kā, ne gluži pasākums, bet iepazīšanās iespēja klātienē, kur tiek aicināti. Protams, mēs pārstāvam Vasarsvētku draudzi, un tad varbūt vairāk no tās kopienas, kur cilvēks vienkārši uzrīko kaut ko jautrā, bet tajā pat brīvā atmosfērā. Vēl mēs īsti nevaram saprast, vai cilvēks to parakstītos, bet tas būtu tāds viens no projektiem. Jā, kad kopumā idejas ir daudz. Danuta vēl šobrīd ir sākusi savu projektu, kur viņa tā kā šuj viņa jau kādu laiku, bet viņš šobrīd grib tā kā vairāk attīstīt arī to, kad ir apģērbs ar kristīgiem uzrakstiem, evaņģēlijas vēsti. Un tā kā es arī tiku pie viena savu. Es tieši gribēju teikt, ka es paspēju redzēt tikai vienu darbu, kas bija tavajā jaku, un man ļoti patika reāli. Danuta. Reāli labi. Jā, jo tas arī bija tāds bībeles pants, kas tur bija rakstīts, kur sieviete pie akas saka, dod man tādu ūdeni, ka man nesalkst vairs, un tas arī bija no mūsu konferences arī tāda tēma, tad tā bija uzlikt, un priekšā ir pieņemta, mīlēta un attaisnota uzrakstīt, un īstenībā tad, kad es to uzvilku pirmo reizi arī, es braucu sabiedriskajā transportā, ceļā uz draudzi, un tad arī, kad tev tas ir jāiznēs, vai ne, kad cilvēks skatās, un tas viss caur balta, ka tāda svētā laikam arī bija, kad cilvēks skatījās uz mani. Bet tas arī kaut kā... Autobus aizbrauc ātrāk nekā parasti. Jā, lai ātrāk izlaist man. Nē, es domāju, viss bija tik svētīgi un tik forši. Lai atkal otrādi. Būs labs. Ka man ātrāk izlaist, lai ka viss tik netīri jūtās. Bet tā kopumā, jā, tas ir... Tas ir tāds kalpošana, protams, kas vienkārši ir tādā sirdī, un Danutai ļoti liels dotības tieši uz kā skolotāja, kad viņa ļoti daudz lasa vārdu studē, un viņai ir vienkārši alkas pēc tā. Un es cenšos turēt viņai līdzi. Gribētos teikt, ka es agrāk vairāk tā kā studēju vārdu, vai ne, kad man tas ļoti patīk, bet tas tāds šobrīd jauns posms, kurus cenšos izprast savu profesiju un to, un tad, jā, labi, tas tā maliņā noliekot, bet kopumā vēl kaut kas bija, kas man bija jāpiemina. Paliela, manuprāt, ka tas arī bija. Tas jau vairāk bija doma, lai, teiksim, cilvēki, kad uzspiežot, kad uz jūsu kanālu, ka viņi klausās, ka viņi saprot, ko tas īsti nozīmē. Bet es gribētu, lai tu arī piemini to, ka man personīgi ļoti patīk tas, ka es esmu vairākas reizes redzējis, manuprāt, 2 reizes jau ir bijis. Viens notiks rīt, 2. septembrī.
Ka būs pārgājiens, un es gribētu arī, ka tu piemini to, ka ir arī pārgājieni, jo man tas liekas reāli. Nē, ne tikai pārgājieni, tie ir sieviešu, tā kā vakar sieviešu tikšanās, tad pēdējais bija sieviešu pārgājiens, un, nu, kā vasara beidzās, tad, nu, laika apstākļi Latvijā nav tik silti, kā jums te bija 30, cik tur tie grādi. Tad mēs šoreiz atkal tādā tikšanās vietā, kad vienā namiņā tur atkal sanākam kopā, un tā doma ir, tā kā vienreiz mēnesī rīkot sieviešu tikšanās, sanāk kopā, un tad tā pārunāt reizēm Dievs dod vienkārši kādu tēmu, kaut ko darīt, kaut ko tā, bet jā, tas viss nāca no Golgātas draudzes arī, nu, viņi iesāk šīs sieviešu tikšanās, un tad saprot, kad interesējās, vai vēl kādu var paņemt līdzi, un tad jau mēs, lai paplašinātu to cilvēku skaitu, tā teikt, nu, ļaut arī cilvēkiem sanākt kopā, un lai tas nav tā kā zem konkrēts draudzes, vai ne, lai arī neveidojās kaut kādu tur priekšstatu, vai kāpēc es nenāku, vai kā, bet, nu, būt tādā sadraudzībā. Brīvībā, bišķi tādā, nu, saprot pareizi brīvībā. Jā, un tad vienkārši būt kopā un reizēm kaut ko darīt, reizēm neko nedarīt, un kaut vai šoreiz tā kā tēju iedzert, parunāt par kaut kādām lietām, būt sadraudzībā, jo īstenībā mūsdienās jau cilvēkiem trūkst arī šīs sadraudzības. Protams, kāds varbūt nodalās atkal no šī tieši kopā būšanas, citam atkal tas ir ļoti vajadzīgs. Un es arī uzskatu, ka ir no vienas puses tā ir vislabākā veida, jo Mateja 28.19 saka par to, ejiet un dariet mācekļus. Un es domāju, no vienas puses, protams, cilvēkiem ir vajadzīgs dzirdēt vārds, cilvēkiem ir vajadzīgs pašiem lasīt Bībeli un lūgt un gavēt un visas pārējās foršās lietas, ko Bībeli runā. Bet tā pašā laikā arī bieži vien cilvēkiem mūsdienās, manuprāt, trūkst tā, ka cilvēki dzīvo dzīvi kopā ar citiem kristiešiem, un citreiz tu vari ieslīgt kaut kādās punktos zemākos, un tev ir grūti tikt ārā, jo tev, teiksim, nav cilvēks, kas tev var atbalstīt, cilvēks, kas tev var, hei, es saprotu, ka tu ej tam cauri, es arī tam esmu gājis cauri, ja? Un es tev varu palīdzēt, es tev varu uzmundrināt, vai es varu lūgt par tiem, es varu iestāties par tiem, es vienkārši varu uzklausīt tev, kad ir vajadzīga šī sadraudzība brāļiem un māsām kopā. Un, teiksim, tas, ka jūs arī satiekaties, man tas liekas ļoti svētīgi, jo tas ir kaut kas tāds, kas mūsdienās, manuprāt, ir ne jau ka visi, bet ir diezgan aizmirsts. Vairāk katrs pats par sevi cīnās. Un tas, ka jūs sanākat kopā, kad jūs reāli iedrošināt citas meitenes un uzklausat un atbalstat, un man tas liekas ļoti svētīgi, vienkārši ļoti forši. Tā kā es gribu uzslavēt jūs abus divus par to, ka jūs to darat. Danu šeit nav, bet es rādīšu gan tur. Jā, labi vēlējumi Danutai. Bet tad mēs tagad liksim iekšā tajā, par ko es vēlējos parunāt nedaudz, tā kā mums ir identitātes eksperts, Laura. Tāds tikai Jēzus. Kā viņi par to runā. Tātad viņi ir tajā eksperts, pavisam vienkārši problēma atrisināt. Bet tātad tas, par ko jūs runājat, ir kristiešiem, vai ne? Nu, tas mērķis, laikam, jā. Vairāk vairāk, laikam, arī ir kristiešiem, bet laikam mūs arī klausās, kas nav kristieši. Cik es esmu kaut kad dzirdējusi, vismaz sākumā vairāk nākuši atsauksmes. Tā kā ir gan un gan. Ir dažādi, jo, kā teikt, no manas iepriekšējās dzīves, un es esmu bijusi strādājusi arī vidē, kur ir dažādi cilvēki, un kad es esmu vienkārši parādījusi, kas es esmu, un tad cilvēki ir klausījušies arī. Un tāpat arī Danutai, viņa, cik es dzirdu, kad ir vienkārši kādi cilvēki, kuriem ir interesanti. Tikai tāpēc, ko jūs darat, tad arī cilvēki, tu jau pats arī savu iznes, vai ne? Un tad cilvēkiem, tāpat kā viņi iečako tavu Facebook vai Instagram lapu, tad arī viņi grib paklausīties, paskatīties. Ko tu dari? Ko tu runā, jā? Vai tas saskan tavu dzīvi ar tā realitāti? Saprotu, bet tas bišķi varbūt tāds jautājums, lecot uzreiz iekšā tajā visā, būtu tā mana identitāte Dievā, kur tas viss sākās, vai tas sākās kā arī nekristieši klausās, vai arī viņi var veidot savu identitāti Dievā, vai kaut kam specifiskam tādam būtu jānotiek, varbūt jaunākiem klausītājiem, teiksim, kas ir tas pamats varbūt, pirms viņi varbūt sākt būvēt savu identitāti Dievā, kas tu teikt ir tas pamats, teiksim, tam visam? Manuprāt, identitāte Dievā sākās tajā brīdī, kad tu apliecini Jēzu par savu kungu un pestītāju, un no tā brīža jau tev ir
jāizmaina tā, labi, tu pats īsti neko tur nevari izmainīt, ja tev nav atziņa. Līdz ar ko tev ir tavi paradumi noteikti mainās, tavi ikdienas dzīve mainās, un pat tajā, ka tu sāc lūgt vai lasīt, vai likt jau savu ticību kaut kur uzticoties Dievam, man šķiet, ka tas jau ir solis uz to, ka tu veido savu pārliecību, ne, jo identitāte tas ir, varētu būt vairāk kaut kāda aspekti, jo tā ir ticība, ne, bet atkal domas sākumā, par ko tu domā, kam tu tici, jo no domām iziet arī ticība. Un tāpēc, tad, kad tu pieņem Jēzus Kristu atkal, kad tu saproti, ka agrākā dzīve nestrādāja, ka tev jāsāk jauni paradumi, un no tiem tu sāc, piemēram, lūgt lasīt, tu iepazīsti Dievu vārdu vairāk, tu sastopi Dievu klātbūtni, vai ne, viņa garu piedzīvo atkal. Un ka tu, vismaz vajadzēja būt, ka tu vairāk ka to, ko tu lasi Dievu vārdā, tu izproti, tā ka tu, protams, studē vai kā, un ka tu saproti, kāpēc tas vārds, jo, protams, tas ir balts uz melna, ne, melns uz balta rakstīts. Melns uz balta. Melns uz balta rakstīts, bet, protams, tas, kas netic tam, to viņš var lasīt kā grāmatu, bet patiesībā tas ir jālasa ar Svēto garu kopā, un tāpēc Svētais gars tev paskaidro, jo viņš ir iedvesmojis tos cilvēkus to rakstīt. Un līdz ar ko tad, kad tu izproti tas, kas ir tajā vārdā, tās līdzības, tās pamācības, kad tu redzi, ko Dievs saka par sevi, vai ne, kad tu vari lūgt, tu runā ar Dievu, bet atkal Dieva vārds runā ar tevi, un kad tu nākamajā reizē, kad tev ir kāda situācija, Dieva vārdā bija rakstīts tas un tas, kad tu tā kā, kad tu apģērbi to jauno cilvēku, arī Bībelē ir rakstīts, un ne pēc tā, ko tu lasi, pēc tiem paradumiem, pēc tās vīdes, tas ir jābūt visā, jo īstenībā prāts ir, ar prātu ir jāstrādā visu mūsu dzīvi, un, protams, ka tās domas ir tas, kas atkal pēc kuras, manuprāt, lielākoties tu izvēlies apģērbties Dievā vai atkal pēc pasaules domāšanas, jo domāšana un vārdi ir tas, kas īstenībā tev var, tā teikt, laupīt tavu svētību, un tāpēc, tās domas ticēt Dievu vārdam, ko viņš saka, un atkal rīkoties, pat ja šķiet, ka tas atkal nav, manuprāt, ka tu nevari, kā teikt, tu nonāc situācijā, un tev ir grūti, tu vari izvēlēties rīkoties pēc veciem paradumiem, apstākļiem, bet ja tu izvēlēs apvilkt to jauno cilvēku un teikt, Dievs tavs vārds saka tam, es zinu, ka tu esi uzticams, es zinu, ka tu nekad nepievilni, vai ne, un ka tu atkal ņem un liec šo ten patiesību, ko Dievs saka, ir augstāk par tavu veco dzīvi, tavām miesiskajām domām, dvēseliskajā situācijā, kā tu jūti. Un vienkārši mēģini dzīvot, jo tas īstenībā var izklausīties viegli, bet tas ir darbs, jā. Un tagad arī tālāk tā, sākos tas jautājums, jo es domāju, varbūt kāds, es nesaku, ka kāds varbūt tā ir, bet es domāju, ka varbūt kādam ir bijusi tā sajūta, ka, es tagad pieņemu Jēzus Kristu kā savu kungu un glābēju, un varbūt kādam tā ir bijis, kad tā tiek pildīts ar to uguni, ar to iedvesmu par Jēzu, kad viņš aizdegās, tagad ir gatavs aizceļot līdz Ķīnai un atpakaļ un sludināt evaņģēliju, un es esmu jauns cilvēks, es gribu visiem pastāstīt par Jēzu un aizdegās, un izklausās, ka, teiksim, no vienas puses var domāt, ka tā identitāte Dievā, ka visas esam viņā, un viss ir gatavs, bet tu runā par to, ka tas ir vairāk kā darbs, un tad varbūt jautājums būtu tālāk sakot tāds, kad vai tikai tāpēc, ka tu tikko esi pieņemis Jēzus Kristu kā savu kungu un glābēju, vai tas uzreiz nozīmē, ka tu esi 100% viņa identitātē, vai tur slēpjās kaut kas vairāks, kaut kas dziļāk, tu runāji par šo te darbību, par šīm te domām, teiksim, kā varbūt kādam sākt būvēt to identitāti, ko tu varbūt ieteikt, varbūt lasīt vairāk Bībeli, vai vairāk lūgt, varbūt iet pie citiem, kas ir izglītotāki, vai, teiksim, tad jautājums ir, pirmais jautājums būtu,
vai ir tikai tāpēc, ka tu pieņem Jēzus kā savu kungu un glābēju, vai tas uzreiz nozīmē, ka tu esi 100% viņa identitātē, vai varbūt tu neesi, un ja tu neesi uzreiz, tad kā sākt pilnveidot šo te identitāti šim te cilvēkam? Nu, es domāju, ka tas būtu maldīgi, ja es teiktu, ka tu pieņem Jēzu un ar to viss pietiek. Nu, manuprāt, ka nē, jo, nu, kā saka, ir tie augļi vai ne, un, nu, un ka tas ir tikai iespējams, to izdara kungs, Dievs, svētais gars, un, jā, mēs varam vērot pēc augļiem. Es varbūt atkārtošu piemēru, ko es it kā dalījos savā podkāstā, bet, bet tas nemaz nav mans piemērs. Tas ir no mūsu draudzes, kur Dzintars vienkārši dalījās ar to, un man tas patīk, jo man tas lika arī vairāk paskatīties uz mūsdienām, izprast to situāciju, tad, kad tu esi bijis pirms Jēzus, tu esi bijis tumšā istabā, vai ne? Nu, un attiecīgi pēc tam, kad tu ieaicini Jēzu savā sirdī, viņš ir gaisma, tavu istabu tiek izgaismot, vai ne? Bet visu tavu paradumu, kā tu esi dzīvojis, ko tu esi bāzis tajos kaktos vai kāda nekārtība, es, protams, savā tagad interpretēju, nav vārds vārdā kā Dzintars teica, bet to, kā... Dzintar nedusmojies. Viņš noteikti priecājās, ka viņš tiek tāpat atcerēts. Viņa teiktā doma tāpat tiek... izskandināt tālāk, bet man tas palīdzēja saprast un paskaidrot atkal tālāk, jo citi, es zinu, kad uzskata, ka viņi ir pieņēmuši Jēzus un visi pagāti un visi dzimtas kaut kādas lietas ir projām vai ne, vai tavu pagātnes grēki ir projām, jā, bet ir kaut kādas sekas, kur tu, nu, pašam domāšana vai ne tev ir, jo nereti varbūt mēs kaut kas sakam, ka mums tas no dzimts ir, bet nereti atkal ir mūsu domāšana, kas ir aizvedus mūs pie kaut kādām darbībām. Un tā tad, jā, viss tajā tā izkaste, kas tev ir bijusi tumsā, ko neviens nav redzējis, vai ko tu esi darījis tur tumsā, vai ne. Šobrīd ir tā, ka tev ir iedzēsta gaisma, un tev ir jāsāk skatīties, kāpēc tu esi sēdējis tur, nezinu, kāds piemērs tur būtu jāizdomā, kāpēc. Atkarībās varbūt. Jā, ka tu esi kaut ko slēpis, ka tev nevienam nebija jāsaka, ja tev ir kaut kādas atkarības, tev tur ir pilns ar pudelēm, vai kāpēc tev ir mājās šīs pudeles un kāpēc tev ir šī atkarība, jo tu baroji sev ar to atkarību, vai ne? Bet es ticu, ka aiz atkarībām ir kaut kāda iemesla arī, kāpēc cilvēks tā rīkojās, jo viņš remdē atkal kaut kādas lietas sev, bet Tātad pirmais ir jautājums, vai ir 100% tātad savu identitāti Kristu. Viennozīmīgi es uzskatu, ka nē, ka tev ir jānonāk, jo vai mēs būsim 100%? I don't know about that. Tāpēc, kad... Tulkojumā tiem, kas nezina angliski, es nezinu par to. Tāpēc, kad, es drīzāk teiktu, ka nē, jo man... Tas ir atkal mans personīgais pieņēmums, nekad man teica Laura, lai arī cik daudz uzzināt par Dievu, vienmēr ir vairāk, un tāpēc to es arī redzu Dievā, kad es pavadu vairāk gadus, un reizēm, jo tu vairāk sāc iegremdēties tajā vārdā, izzināt Dievu, iepazīt, būt ar viņu kopā, jo tu vairāk saproti, ka tu vispār neko nesaproti par Dievu. Un... Amen, amen. Un tāpēc ir tāds, kad... Mums, kā cilvēkiem, mēs esam miesā un varbūt dažādi apstākļi, kas mums var kaitināt, vai ne? Tāpat tās, tad, kad tu piedzimst bērns, tev, ja tu pirms tam esi gulējis, tev ir savu nakts rutīna, pēc tam ir bērns, tev ir jāceļās naktī augšā, un tev ir vienkārši, man vajag manas 8 stundas gulēt. Nu, visādi šīs lietas, kas ir, ar kurām ir jāstrādā, un mūs kā cilvēku... Es vismaz tā saskatu, kad mums kā cilvēkiem ir jāstrādā ar savu pagātni, mums ir jāstrādā ar to, ko mums ir, ar kādiem vārdiem, ko mums ir atstājuši cilvēki, jo pēc tām darbībām augot mūs ir ietekmējuši, kad tas triggers var atnākt atpakaļ atkal mūsu dzīves ceļā, un tu pat neapzinies, kāpēc tu tā rīkojies. Un tāpēc pieaugt Jēzu Kristu, manuprāt, ir vajadzīgs visu dzīvi. Jā, jo mēs būsim pilnīgi tikai debesīs, nu jā, tāpēc, jo mēs esam šeit miesā, bet ko mēs varam darīt,
ir skatīties kādas lietas, attīrīt sev, lai vairāk un vairāk, tā kā pieaugt jēzus līdzībā. Tā. Bet tas, ko tu stāsti, manuprāt, maz kur tiek runāts, jo vairāk, un amen, tas ir ļoti svarīgi, un, manuprāt, uz to arī vajadzētu balstīt, ka mēs sludinam un runājam par Jēzu, bet man ir sajūta, ka, saprot lūdzu pareizi, gan klausītāji, gan tu, ir tas, ka cilvēki tik daudz nedzird šo te, ka arī man kaut kas ir jāizdara, attiecīgi, manuprāt, daudz tiek skandināts par to, ka tev nekas nav jādara, ka tu vari iesaisties tajā, un tas, ko tu stāsti, kad ir šie cietokšņi gan prātā, gan sirdī, gan miesā, kad nāk šīs te sajūtas atpakaļ, ka tikai tāpēc, ka pieņemsim konkrēti cilvēku pret tiem izturies tā bērnībā, pieņemsim, ka tu jūties atstums, tu tā kā nesaproti, kāpēc es jūtos atstums no, pieņemsim, saviem priekšniekiem vai no saviem draugiem, un, tas kā arī piemērs. Bet, teiksim, tas izklausās pēc tāda darba strādāt ar sevi, tas izklausās pēc darba strādāt ar to, ko Svētais Gars tev atklāja, un ka Dieva vārds ir vairāk kā tikai melns uz balta, un, teiksim, kā var būt kādam, kas vispār to nekad tā nebija redzējis, to nekad tā nebija dzirdējis, tāpēc, kad arī man personīgi bija, kad es tikko pieņēmu Jēzu, kad es pieņemsim prasīju Dievs, vai dēmoni ir pa īstam, vai dziedināšanas ir pa īstam, vai tas, ko es lasu, vai tas ir pa īstam, un pēc tam Dievs man parādīja, ka tas ir reāls, un tāpēc, kad es to redzēju, tas man atdzīvināja pavisam savādākā skatā ieraudzīt Bībeli, bet, teiksim, varbūt kādam, kas nekad nav uzdevuši šo te jautājumu, un kas varbūt ir tagad pirmoreiz klausoties, te viņš ir apjuts, man ir reāli arī kaut kas jādara, es domāju, ka pietiek, kad es vienkārši aizēju, paklausos, es mēģinu būt šis te labais cilvēks, teiksim, kur varbūt tu ieteiktu, kur man vispār sākt, ka es varu veidot kaut kādu savu identitāti Dievā, kad es varu būt, tu saki, es esmu Dieva dēls, Dieva meita, man sākt ar savu pagātni, man sākt ar savām problēmām vai tām lietām, kas man attur, vai man sākt ar to, kad es to visu izmetu ārā un tagad es esmu jauns radījums Jēzu Kristu, vai kā tu vispār teiksim, iepazīstinātu jaunu cilvēku ar kaut ko, par ko tu tagad runā, jo citiem varbūt tas likties nedaudz par sarežģītu vai kaut ko nedzirdētu, vai man tā vismaz šķiet, es nezinu, varbūt tu man saproti, bet kā, teiksim, tu iedrošināt kādu jaunu cilvēku, kas nekad par to nav dzirdējis, bet viņš visu mūžu varbūt ir bijis kristietis. Kā, teiksim, tu viņu tā kā sāktu, kad, hei, paskaties tur, vai hei, paklausies šito, vai varbūt kādam, kas pirmo reizi par šo te visu dzird. Es domāju, ka tas arī ir individuāli, skatoties no tā, kur ir konkrēti katrs cilvēks atkal. Jo citi metās visādās klausīties šo, klausīties to, klausoties to. Protams, kad vai Dievā ir vairāk šīs lietas, dziedināšanas un dēmoni, un es gribētu pat teikt, arī ir Svētais Gars, un tas nav tikai tā, kad ir pieminēts Bībelē, vai ne Svētais Gars, bet Svētais Gara darbība arī ir daudz vairāk, jo agrāk man šķita, ir Svētais Gars, bet ko tas nozīmē, vai ne? Tu vari būt sadraudzībā arī ar Svēto Garu, un ir Svētā Gara dāvans, un ir dāvans, ir atbrīvošanas, un ir daudz šīs lietas, bet es domāju, ka vispirms tev nav jādzenās pēc šīm lietām, bet lai šī lūkšana būtu vairāk, kungs, es tev gribu iepazīt vairāk, gribu iepazīt tev personīgi, jo es domāju, ka tu zini, man šķiet, ka tu būsi izpildījis savu aicinājumu un arī tajā visā, ja tu ar savu sirdi meklēs to kungu, meklēs to vaigu, jo vairāk reizes arī Bībelē ir teikts, un ne par to, kad meklē manu vaigu. Ja mana tauta meklēs manu vaigu, nožēlos arī lietas, tad es viņus dziedināšu. Dievam ir svarīgāk, lai tu meklē viņu, nekā meklē atkal tās svētības, tās, ko Dievs var dot. Atkal šīs lietas. Jo pēc pašas pieredzes arī kaut kur es esmu mēģinājusi arī bēgt no Dieva, vai ne, izvairīties no šīm lietām, kur runāt atklāt, vai ja man ir grūti. Ir kaut kāds līmenis, ka tu nāc pie Dieva, ka tev ir grūtībās, tad tu pieskrien, paprastīji, aizēji, palūdz un tā. Un varbūt arī tāda situācija, kur tu jau esi, un
atkal jau bijis tur tādā konferencē, tādā, un tu gribi saņemt visādas pravietojumus no cilvēkiem, tu gribi saprast šo un to, bet atkal tev nav šis atstrādāts, tā teikt, nevis rutīna, bet, atstrādāt šī disciplīna būt ar Dievu kopā un saprast, kāda ir Dieva personība. Ja tu nesaproti, kāda ir Dieva personība, tu iesi un domās, ka Dievs ir slikts, ka viņš varbūt tev kaut ko ir to un tā, un tikai tāpēc, ka es esmu tā pelnījusi, jo es izdarīju tur šo un to. Bet, ja tu iepazīsti Dieva personību, īstenībā tu sapratīsi, ka tās lietas nav no Dieva. Jā, Dievs reizēm arī vecajā darībā, ka vairāk var lasīt, kad ir kādi cilvēki, kuriem bija jāsamaksā par, vai ne tas, ka tu izdari savu izvēli, nenozīmē, ka tam nebūs sekas atkal. Jā, tas ir arī kaut kas cits, protams, bet ja Dievs tev ir aicinājis darīt kādas lietas, un viņš saka, nedara tā, vai viņš savā vārdā, tie varbūt kādam atkal no mūsdienās populāri atzīt, ka par šiem ten baušļiem, ka nav jāņem vērā vairāk baušļu, jo ir jaunajā darībā, šies ten, vai ne, mīl sev un mīl to kungu, vai ne, un mīl cits, un, bet tajā pat laikā, jā, par to, kad, ja mums nav šie baušļi iedot, tad, jābūt ir, lai izpratni, kas ir labs, kas ir slikts, bet pāri visam, es teiktu, tev ir vairāk jālūdz pēc tā, ka tu gribi iepazīt Dievu personīgi, jo, ja tu iepazīti Dievu personīgi, tu saproti, kas tu vairāk esi viņā, un pēc tam skriet pie cilvēku, jo cits skrien, vai ne, lai dod pravietojums un ko Dievs saka un ko. Es domāju, ka mēs arī nedaudz pie tā pieskaramies pēc tam, bet turpin lūdzu piedot. Bet attiecīgi, kad, īstenībā, es uzreiz pieminēšu, kad cilvēks pravietojums ir tikai kā apstiprinājums tam, ko Dievs tev personīgi jau ir runājis un teicis, un tad, kad tev otrs to pasaka, kā pravietojumu, neko nezinot par to, tas ir tāds, ok, Dievs tu man apstiprini atkal šo lietu, un tāpēc es negribētu neko vairāk teikt, kā tikai mums ir jāstrādā pie šīm personīgām attiecībām, ir jāizprot, kāda ir tavs sirds motīva, kāpēc tu ej pie Dieva. Un jā, īstenībā ar viņu var būt tuvāk kā jebkad. Un pēc tam jau šīs zīmes un brīnumi ir kā līdzējošas zīmes. Jā, tieši tā no tā, ka tu esi pavadījis laiku kopā ar Dievu, un es pati zinu, un arī apkārt ir dzirdēts, ka nereti ir šī domāšana par to, vēl nosodījums pašiem pret sevi, vai ne, un arī man pašai kaut kur ir bijis, bet attiecīgi, jo tu vairāk iepazīsti Dievu, jo tu vairāk saproti, ok, tie ir meli, un vienkārši kāds tev mēģina visu laiku likt šīs melu domas, lai tikai tu nenes svētību, jo ja tu netici tam, ko Dievs par tevi runā, kā tu vari nest Dieva šos zīmes un brīnums, ja tu, tu nespēji noturēt atkal to Dievu klātbūtni, vai ne, un tu, ja tu pats apzinies, ka ja tu sev uzskati par kalpu un tur sulaini un tu, un tad, kad tikai Dievs to, kā katrs varbūt izdomā, vai ir šis uzskats par sevi, tad Dievs, jā, īsti, manuprāt, viņš nevar pilnvērtīgi darboties atkal caur tev. Un vai tas ir iespējams tik ātri nonākt, šajā statusā, lai Dievs darītu tiešām zīmes un brīnums, es domāju, ka tas ir vienkārši no prāta atjaunošanas, ka, ja tu ieguldies tajā un ej ar to ar tīri sirdi, jo es domāju, ka tas ir viennozīmīgs spēks, kad mēs nonākam atklāsmē, atziņā par to, kas mēs esam Dievā. Es pati esmu pieredzējusi, mācoties kaut kādos kursos vai arī studējot Dievu vārdu, ka tu pats atnāc pie atziņas un ka tu sāc domāt, jā, es esmu Dieva bērns, es esmu nodrošināta, es esmu to arī praktiski savā dzīvē, tad es redzu, kad Dievs ir izpaudies, kad viņš parūpējās, jo es nē, Dievs, tu parūpējies par mani, es neņemšu, tu neaizņemšos naudu vai nedarīšu kaut ko tādu, jo tu tavs vārds saka tu un to, ka tu rūpējies, ka tu gādā, ka tu man neatstās, un es ticu, ka tu man nodrošinās. Un tad pēc tās ticības arī Dievs var darboties. Amen. Un man arī patīk tas, ka tu teici par to, ka
tu pats pavadi laiku ar Dievu, ka Dievs tev atklāja, manuprāt, arī, ka tad, kad Dievs tev pats privāti atklāja tās lietas, tu reāli viņas saproti, kā praktiski pielietot Bībelē. Man sieva māca, ka man jāpabeidz teikumu līdz galam, nevis jāliec jaunos teikumos, tāpēc es mēģināšu pabeigt teikumus līdz galam. Es ļoti atvainojos, ja viņas nepabeidz, tāpēc, ka man galvā tik, tā kā ping-pong bumbiņa lido. Bet stāsts par to, ka... Amen. Bet stāsts par to, ka tik bieži mēs mēģinam izdzīvot savu ticības dzīvi no tā, ko citi stāsta no savām atklāsmēm. Un man patīk to, ka Bībele ir ļoti praktiska grāmata, reāli, kā mums vajadzētu dzīvot savu ikdienas dzīvi, kā mums vajadzētu izturēties pret brāļiem, pret māsām Kristū, kā mums vajadzētu izturēties draudzē, kā mums vajadzētu būt savās privātajās dzīvēs, kā mums vajadzētu būt darbā un ģimenes dzīvē, vīru lomā, sievas lomā, bērnu lomā. Un Bībele ir ļoti praktiska, un es domāju, tas kaut kas tāds, ko daudz cilvēku palaiž garām. Un attiecīgi vieglāk ir bieži vien pārgarīgot lietas, un tad, kad cilvēks saka pārgarīgot lietas un pats nepavadīt laiku ar Dievu, un tas ir tas, ko tu man ļoti patīk, ka tu izteici, ir tas, ka viss sākās no tā, ka mēs paši individuāli meklējam Dieva vaigu, ka mēs ejam kambarī, mēs pavadam laiku ar viņu, ka mēs, pat tad, kad mēs nevēlamies, ka mēs disciplinējam sevi, ka mēs tāpat ejam, mēs tāpat meklējam viņu vaigu, ka pat tad, kad mēs neko nejūtam, pat tad, kad mums tirpiņas neiet cauri, pat tad, kad mums asariņas nenobirst, pat cauri visa tā, kad mums ir sajūta, ka Dievs mums ir atstājis, mēs tāpat turpinam iet, un to es saucu par īstu ticību. Un varbūt tie, kas jau man ir klausījušies ilgāk, kas vēl nav noguruši no manīm, ir tas, ka viņi jau to ir dzirdējuši, ka es vairākas reizes saku par to, ka tā ir ticība, ka pat tad, kad tu neko nejūti, pat tad, kad tu neko neredzi, ka tu tāpat ej un meklē viņa vaigu, nevis tu atmet un nogrūdi visu malā. Bet varbūt, teiksim, tagad tā, kad es teicu, ka es gribētu par to parunāt, ir tad, ja arī jūs podkāstu nosaukums, un jūs runājat par mana identitāti Dievā, attiecīgi tas nozīmē to, ka arī var rast identitāti citās lietās. Un varbūt, ja tu vari nedaudz padalīties sīkāk par to, kā tas ir un kāpēc varbūt kristieši apzināti, neapzināti meklē identitāti citās lietās, un kādā ziņā ir tas, ka es atceros, ka tad, kad mēs ar sievu atgriezāmies, sieva pirmā atgriezās, un Dievs lietoja viņu, lai atgriez mani, bet bija tas, kad mēs ļoti klausījāmies, teiksim tā, cita veida evaņģēliju, kas ļoti iespaidoja gan manu, gan sievas dzīvi. Attiecīgi mēs dzīvojām pēc citu cilvēku atklāsmēm, kas patiesībā pētot cīkāk nebija bībeliskas, un mēs bijām vīlušies. Mēs mēģinājām, mēs pat neapzinājāmies, un tagad atskatoties atpakaļ, es saprotu to, ka mēs savu identitāti, ja es runāšu par sevi, es savu identitāti it kā būdams kristietis meklēju naudā, es būdams kristietis meklēju savu identitāti attiecībās, darbā un, teiksim, citās lietās, un es pat neredzēju to, cik daudz es palaižu garām, ka es negāju pie avota, bet es gāju pie mazajiem resursiem, teiksim, tādiem svētībām, ko Dievs man ir devis. Un varbūt kāpēc tavuprāt kristieši būvēja apzināti un pat neapzināti identitāti citās lietās. Tas ir nauda, darbs, attiecības, jebkas cits, kas var būt. Kā tev šķiet, kāpēc ir tas, ka kristieši neiet pie Dieva? Vai tas ir pārāk grūti, vai tas ir darbs, vai kā tavuprāt, kas varbūt ir tāds tavā aspektā tāds lielākais uzskats par to? Oi! Es nevaru atbildēt par visiem kristiešiem, diemžēl, bet es varu atbildēt par sevi. Piemērs, kad, kā sanāca, kad es kā mācījos kristīgajā skolā, pēc tam es aizgāju prom, kā bija pasaulē, gan veidojot attiecības, gan strādājot, un tā, manuprāt, kam daudz iet cauri, kad meklē šajās pasaulīgajās lietās, kuru tev saka, ka tev ir daudz jāpelna, tev ir jābūt labam darbam, un ka tev tā ir tava vērtība atkal. Un man atkal bija, kad es šajā posmā, kad es kā biju ar Dievu kristīgajā skolā, un es tur nokristījos, jo, tas bija arī pirms kaut kādiem, kad man bija tur pirms 11 gadi man tur bija. Pēc tam, kad atnāca šī cita pieredze, citi draugi, un pēc tam nogāju, tā teikt, citos ceļos, bet pēc tam, kad es meklēju sev attiecīgi šajās lomās, kur man šķita, man būs finanses, vai ne, kad tad man būs kaut kāda vērtība, ja man būs attiecības, tad man atkal es būšu mīlēta, un ja man būs darbs, tad es būšu novērtēta atkal arī, vai ne, kad es būšu kaut ko sasniegus.
Un, jā, tāpēc man, laikam, tagad, kad es esmu atgriezusies, man ir vieglāk izdarīt šo izvēli, izprast jau šobrīd par to, ka, ok, es saprotu, kad es neiegūstu, jo es tad nesot ar Dievu vai ne, mēģināju to sasniegt, un man, lai arī cik es sasniegtu, mums vienmēr ir tas bijis kā cilvēkiem tukšums, jo Dievs tāpat mūs ir radījis, kad ieliekot to kodu vai to čipu vai kā vēl nosaukt, nekad to piepildījumu mēs varam iegūt tikai pie Dieva, bet tas ir atkal tāds mūsu darbs, kas nāk ar tādu. Es pat apzinos, tas nāk ar kaut kādu tādu izvēli, un nevienmēr tā izvēle ir vieglāk, jo tas ir pret miesu atkal, jo, ir teikts, ir miesa, vai ne, ir dvēsele un ir gars atkal, vai ne, un kad miesa un dvēsele savā starpā tur tā kā tālu. Miesa un gars savā starpā. Jā, miesa un gars savā starpā, tā kā nesatiekās, un tāpēc tā ir tā grūtība, laikam, pārvarēt to, un tajā izvēlē, ko mēs atkal darām, kam mēs vēlamies būt, kam mēs vēlamies sekot, kas mēs vēlamies kļūt, jo reizēm šķiet, ka mēs ar Dievu nevaram sasniegt tās lietas, jo ir arī maldīgi uzskati, par ko tu teici par kaut kādām evaņģēlija lietām, kad kristiešiem ir, piemēram, varbūt jābūt nabadzīgiem, tad viņi ir pazemīgi, tad viņi ir vēl kādi, un šīs visas lietas, kas mums šķiet, ka mēs Dievā to nevaram gūt, ka mēs Dievā, tad mums tur jābūt ir pilnīgiem, tādiem, vai ne? Nevaram sapņot un nevaram piepildīt kādas lietas. Viss ir jautājums tikai par to tavs sirds attieksmi, vai tas ir tas, ko tu gribi sasniegt saviem spēkiem, vai tas ir tas, kas ir tavs tronī iesēdināts, vai tas ir tavs mērķis, vai tu ļauj atkal Dievam, ar Dievu lūdzot un sapņojot, viņš aizved vienkārši pa tiem svētību ceļiem, kas ir paliekoši, un attīri tavu sirdi, lai viņš var dot, lai pāri visam tu neiegūtu šīs lietas atkal augstāk par. Un nelikt augstāk par Dievu atkal, jo Dievs ir greizsirdīgs Dievs, un man liekas, ka viņš, bet viņš neatdos savu troni kādam citam, un tāpēc, jā, cilvēki ir tādi sarežģīti būt, un Dievam ir jāņemās ar mums, un es pati zinu, ka tiešām tā izvēle reizēm, es nezinu, kāpēc ir grūti nākt pie Dieva, ka tev ir jāpielauž savu miesu, vienkārši Laura. Liekas, ka es zinu labāk, es mācīšu labāk, Laura. Es nezinu, man reizēm ir bijis arī, ka man apnīk vienkārši tā gaudīšanās, tā sūdzēšanās, ka man ir grūti, un pasaulē jau ir vienkārši ej un dari, vai ne, tāds, un ka tu gribi tāds, ka saņemies, un kad jāizskat tavs sirds, kāpēc tu to dari, un jā, tā izvēle, jo es pati arī apzinos, vienkārši pieskaroties vēl iepriekšējai tēmai, kad viss kaut kur ir būts konferences, dievkalpojumi, tu vēl noklausies vēl kādas citas draudzes dievkalpojumi, tad tu esi vēl papildus savu telefonā visādi kristīgie čati un kaut kādas grupas un vēl mācības un tāds, un reizēm man vienkārši kā iet vēl pasludina. bet vispārīgi par to, ka tik daudz mums šī informācija ir apkārt, un mēs, kā pasauli uzspiež dzirdēt to balsi, ņemt no citā atklāsmēm, vai ne? Bet, jā, jo tā ir vieglāk, tu paklausies un tā kā viss pāršķiro šo ten lapu, vai ne? Bet ir jau tā sāls tajā, kad īstenībā visu, ko tu esi, tā kā saņēmis vai klausījies, tad pielieto to, ja tas ir tāds jā un āmen, vai ne, ja tas saskaņā ar Dievu vārdu, pielietot to, piedot vai ne kādam, kurš tev ir darījis pāri, kad ir varbūt grūtāk, vai kas tev atņēmis, vai kaut ko, vai darījis slikti, ej kalpo viņam un dari labu, vai ne, lai viņš pēc tam redz un brīnās, negaida no tevs šīs situācijas, jo Dievs maina atkal kaut kādu. Viņam ir tas Dieva tā loģika un tā svētība ir pavisam savādāk nekā cilvēki domā, un tāpēc rīkoties atkal pēc Dieva vārda nevienmēr ir tas vieglākais, bet es zinu, ka tas ir atkal vislabākais pie mums, un tāpēc arī tas tāda rīvēšanās, kā metāls vai ne, kuru karsē. Tā kā vecā drībā teikts, vīrs trin vīru. Trin dzels, es jau latviski vairs te māku. Kauns vispār citēt latviski. Bet
Tā kā jā, arī šajā periodā, ko es minēju, varbūt pašā sākumā, kad par ko kristieši nerunā arī par tām noguruma fāzēm, vai ne? Kad ir garīgi, fiziski un Emocionāli. Jā, emocionāli, dvēseliski, vai kā saukt, ir kaut kādi posmi, kas ir grūtāki, bet ko es arī vienkārši sev saņēmu par to, ka visur apkārt tu kalpo, tu esi tur, šitur, un tev vienkārši tā garīgā informācija ir tāds mākonis ap tavu galvu, un tas saprot, ka pāri visam es tomēr zinu, ka nekas nestrādā vairāk par to, ka tu esi vienkārši 1-1 ar Dievu. Un, protams, nevienmēr tas varbūt nāk arī kaut kādā tik viegli, un ko es arī pamanīju šajā laika periodā, ka nereti es esmu izdomājusi, kādiem standartiem man ir jāatbilst arī, ka man ar Dievu tur jāpavada tik un tik laiks, un varbūt tur jāizlasa tik un tik, vai ne, bet mēs vairāk domājam varbūt par kvantitāti, nevis par kvalitāti, laikam, tā pareizi sakot, kad mums ir tā kā to atzīmi kā darbu, vai ne, nevis varbūt vienkārši to apsēdies un pat būt klusumā, bet ar sirdi tu domā uz to kungu, pārdomā kādas lietas, vai ne, tāds. Ka šajā jau visā, tāpēc, ka mēs internetā varam atrast tur visas pamācības, kā lasīt bībeli, kā darīt, kā lūgt, kā šo, kā darīt to, un kad uzreiz mums šķiet, ka es nelūdzu tā. Es nelasu tā bībeli, vai ne? Tāds, kad es neesmu pietiekoši nekamā. Tāds, kad īstenībā traki šajā mūsdienu pasaulē ir traki. Tā, ka tev šķiet, ka tu visu kaut ko klausies. Es strādāju sociālo tīklu jomā, un man, ja godīgi, es negribu to darīt. Bet es zinu, ka man šobrīd tas ir jādara, un kad es ticu, ka savā laikā Dievs vedīs tālāk. Jo man tiešām nepatīk visi tie sociālie tīkli, kur ir tā mākslīgā vide. Jo es arī domāju, kā atkal runāt, atklāt tajā vidē, ielikt kaut kādu ierakstu par to nogurumu, vai ne? Ko nozīmē būt nogurušam kristietim, vai ne? Ka tu neko negribi. Jo taču uzskats, ka tu kā kristietis tu nedrīkst būt nogurs, tev ir jābūt pārspēcīgam. Tev vienmēr ir jākalpo un tā, vai ne? Visās tajās lietās. Un nevienmēr visi cilvēki tevi atbalstīs vai sapratīs. Bet es pati to saprotu, ka tas ir tāds posms, kam ir jāiziet cauri. Lai es atkal tiktu tiešām kausēta, rūdīt, es tā vismaz to uztveru, vai ne? Un nevienmēr jau ir tās tikai labie brīži, nav vienkārši, viss tā kā puķīts rozīts apkārt vai svētības, bet tajā visā, ka es saprotu, kad arī šajā periodā, kad es nāku pie Dieva, tas ir tas, kas man var palīdzēt. Nevis skriet pie sociālajiem tīkliem un tur seriāliem un tā, jūs varat paskatīties, bet nebalstīt to kā savu mierinājumu vai atkal ēdienā vai ne, kā kuram ir kādas atkarības. Protams, ir, kad arī tu vari pakrist kādā brīdī, vai ne, bet tu saproti, kas ir tavu vērtība reāli, vai tas ir emocionāli kaut kāds grūtāks brīdis, kur tu vienkārši ļāvies kaut kādai situācijā, bet nenosodīt sev, bet tiešām piedod Dievs, vai ne? Es biju zemā posmā, un tajā pat laikā atzīt vienkārši savu sirdi, vai viņi ir tīri Dievu priekšā un neiet uz kaut kādiem kompromisiem atkal. Tā kā, manuprāt, 1. korintiešiem 5. nodaļā, kur Pāvils saka, pārbaudiet sevi savus sirdis, manuprāt, tas bija 1. un 2. korintiešiem, tā kā tas ļoti svarīgi. Bet tu runāji arī par šo tēmu laikmetu, kurā mēs dzīvojam, un tas laikmets, kurā mēs dzīvojam, tas ir tāds laikmets, kas vēl nekad nav bijis. Tā kā tu teici, tik daudz informācija, visādi podcasts, šitas ir baigi labais, jūs turpin klausīties, bet ja šis podcasts iet starp tevi un Dievu, tad slēdz ārā. Tikai tad, ja tu ieslasīsi Bībeli, var izlaika Dievu. Bet tad ir visādi podcasts, ir visādi dievkalpojumi, tiek jauni kristieši atklāja, kad ir arī savādāks aspekts, kad nav tikai vasaras svētki, baptisti, luterāņi, bet kad ir arī vēl visāda veidā protestantu konfesijas un ir patiesībā protestantiem, kā viņas latviski pareizi savus nezināšu, ir 40,000 viņas, protams, tas ir vienkārši, viņas aptvert viss, tas ir kosmos baigais. Bet tas tik daudz iedalās un ir tik daudz informācija, viens tic, un tu pat īsti nezini, kā tu tici, jo es tā kā ticu tā kā baptisti tajā jomā, es ticu tā kā vasaras svētku
tajā, es tā kā karismātiķis ticu tajā, es tā kā luterāns ticu tajā, kas tad es izbeigās pa hibrīdu esmu, tāpēc, ka es ticu nedaudz no visiem, ja, un lipinu kopā, un ko man to visu tagad darīt. Man patīk tas mācītājs, bet tā kā viņš lasa Bībeli, tas ir vispār, man, ja es gribu sasniegt to pašu, ko viņš sasniedz, tad man ir jālasa Bībeli tā, kā viņš lasa, un tas jau viss, ko tu stāstīji. Tad jautājums varbūt būtu tāds, kā mums, kā kristiešiem, vispār, saprot, ienaidnieks mēģinās ieslidēt visur, kur viņš varēs. Tajā, ko mēs skatāmies, tajā, ko mēs dzirdam, tajā, ko mēs domājam, cik svarīgi, cik lielu lomu tas spēlē, ka mēs atrodam savu identitāti Dievā. Un varbūt tad uzreiz tālākais jautājums, kā mums palikt spēcīgi, tajā, tāpēc, ka es atzīšos, ļoti viegli ieslīgt tajā, ka tu Instagramā vienkārši doomscrollo, tu vienkārši ej cauri, ļoti viegli iesprēgt tajā, ko varbūt kāds Facebookā uzrakst kādu komentāru, vai kaut kur citur, teiksim, kā nepadoties tai ārējai pasaules plūsmai, un cik svarīgi tas varbūt ir, sāksim ar to, un pēc tam tālāk par to, kā tajā pastāvēt, tajā identitātei, tāpēc, ka, jā, daudz piekritīs, tas nav viegli mūsdienās. Un telzor arī, kurš katrs negrib mest ārā, let's be honest. Nu, jā. Nē, īstenībā sarežģīts jautājums. Yes! Nezinu, vajag padomāt. Es nezinu. Būsim atpakaļ pēc 5 minūtēm. Varbūt. Citās drēvēs. Nu, manuprāt, jau tas būtu tas svarīgais, neveidot savu ticību uz šīm lietām, ko tu esi saklausījies. Vis kaut kur citur. Ja tu pavadīji personīgi laiku ar Dievu, tad varbūt es kļūdos, bet manuprāt, ka tas jau ir tāds pamats, kur tu pats saņem un tu dzīvo uz to atklāsam, un tad tu nevari nosodīt, piemēram, kādu citu, jo man tur teica to un to. Protams, esot savā draudzē, tavs mācītājs ir arī atbildīgs par to, ko tu vai ne klausies. Šis ir, kāds tavs varbūt padoms, ko tu varētu ieteikt? Ļauj man padomāt, apstrādāt, varbūt tu nebija gatavs. Uno kārti izvilgi. Paliekas, es daudz runāju, arī tev jāparādā. Daudz runāju. Kāds bija jautājums? Uzjautā man, ķipa tu intervē vādi. Jā, tātad jautājums bija par... Kāds bija jautājums? Es tik ļoti uzskatīt, ka tev jāuzfrās. Tātad, nē. Par to, kā noturēties tajā identitātē un nebalstīties uz citu. Tātad, svarīgi, manuprāt, ir individuāls attiecības ar Dievu. Tas varbūt izklausās ļoti vienkārši un sarežģītē pašā laikā. Ja tas nozīmē izslēgt ārā savu mīļāko sludinātāju, ja tas nozīmē izslēgt ārā savu mīļāko slavēšanas dziesmu, ja tas nozīmē aiziet prom no cilvēkiem, ja tas nozīmē būt garlaikotam uz brīdi, lai sadzirdētu Dievu, tāpēc, ka man ir sajūta, ka mūsdienās mēs tik maz mākam atslēgties un būt klusumā un dzirdēt Dievu balsi. Mēs tik maz patiesi pavadam laiku ar Dievu, manuprāt. Kādā ziņā, tāpēc, ka mums ir sajūta, kad es būšu svēts un dievbīgs, ja es visu laiku klausīšos slavēšanas mūziku, ja es aizpildīšu savas ausis un savu prātu ar kaut kāda veida skaņu. Un tad, kad es iedomāšos, kad es pavadu laiku ar Dievu, man tas uzreiz asociējās ar to, ka tas tagad nozīmē, ka es nākšu un tā kā katliņš vārīšos Dievu priekšā. Un man ir sajūta, ka mēs tik daudz balstamies. Diemžēl man ir bijusi saskarsme ar kristiešiem, jauniešiem, kas, teiksim tā, es esmu jaunietis, es arī esmu Instagramā un es redzu, kas ir tie populārie Instagram kvoti, ko kristieši saka. Un kad es viņiem uzprasu, kā viņi izdzīvo savu kristietību, kā, pieņemsim, ja viņi dzīvo citās valstīs vai citveidā draudzēs, kā, teiksim, notiek, un ja viņi
nevar man atbildēt no personīgās pieredzes vai no Bībeles, bet viņi man atbild ar tiem kvotiem, ko es esmu pats redzējis Instagramā vai dzirdējis, ko cits slavens sludinātāji saka. Tas man automātiski parāda nevis nosodoši, bet man ir žēl par to, ka cilvēki labāk izvēlās nevis pats es apsēdīšos, lasīšu Bībeli, un tiklīdz es nesapratīšu, pat es nozīmē, es atveru 1. pantu, un es viņu nesaprotu, kad nevis es lasīšu tālāk un ignorēšu to, ko es tur izlasīju, Vai jau tāds svētajam garam? bet ka tu reāli uzvaicās svētajam garam, jo svētais gars ir autors Dieva vārdam, svētais gars ir tevi, jo tas pieņems Jēzus kā savu kungu un glābēju, svētais gars ir tevi, un nevis tu leks pārtu skries projām, bet ka tu reāli būs klusumā, un tu klausīsies, tu mācies atpazīt viņu balsu, vai arī labi tu izlasīsi, jo tev nebija laiks tagad domāt par to, tad tu nevis izlasīji lasīšanas pēc, ķeksīšu pēc, bet ka tu izlasīji, tāpēc, ka tu vēlies viņu iepazīt, tā kā man patīk, kā tu arī teici, ka tu, kāda ir tavs sirds tajā visā, kāpēc es to daru, un jo vairāk mēs iemācīsimies dzirdēt Dievu balsi, jo man personīgi ir vairāk tas, ka es vēl vairāk gribu būt kambarī ar viņu, jo vēl vairāk es gribu būt prom no visiem, jo vēl mazāk es gribu ieslēgt kaut kādu skaņu. Pieņemsim, man tagad ir darbā jābrauc, pieņemsim, 1,5 stundu līdz darbam, un ja pirms tam man palīdzēja būt nomodā, jo agri jāceļās un vēl brauc mājās, ja man kādreiz palīdzēja tas, ka es uzlikais kaut ko klausījos vai kaut ko mācījos, jo man patīk ļoti teoloģija un vispārējais, tad tagad man vienkārši būtu braukt klusumā. Un pat, ja tas nozīmē visu ceļu klusēt un klausīties, ko tu man tēvs vēlies pateikt, ko tu man vēlies atklāt. Un kad es reāli, man ienāk sirdī vai prātā man ienāk Bībeles pants, un es reāli sāku domāt par to, man svētais gars vienkārši tādu download sāk dot. Es nesaku, ka es esmu baigi svētais vai ko, bet tā doma par to, ka mēs mācamies klusēt viņu priekšā. Nevis tā, ka mazs bērns atnāk un aizskriet projām, jā. Un es domāju, tā bieži vien mēs vedam savu kristietību. Un ka attiecīgi tad, kad mēs dzirdēsim viņa balsi, tad attiecīgi mēs arī mācēsim pastāvēt šajā te pasaules troksnī, jo man personīgi vairs nepievelk tas skaļums, tas ātrums, es nezinu, dzīves ātrums, teiksim, varbūt pareizāk sakot tā, ka tur, vai tu zināji par to, tu dzirdēji šito, tur tas un tas un tas un tas, un tā informācija nāk, bet man ir sajūta, ka es tik ļoti gribu būt Dieva balss tajā klusumā, kad es dzirdu viņa balsi tos čukstus, ka es automātiski pats slēdzos no visa tā nost, un tas priekš manīm kā personīgais piemērs, kad jo vairāk es dzenos pēc viņa, jo vieglāk man ir pastāvēt tajā, kad no pasaules nāk, kad, ja teiksim, pieņemsim darbā tur, pieņemsim visi smējās par kādu, ka man neliekās smieklīgi apsmiet cilvēku tikai tāpēc, ka viņš kaut ko nemāk. Kad tu jau, un tad tu atskaties, tāds, wow, es agrāk būtu smējies kopā ar tiem cilvēkiem, bet tagad man ir tāds, ka nē, viņš ir tāds pats Dieva radījums, Dieva bērns, teiksim, radījums bērns, viņš ir tad, viņš pieņems Jēzus kā savu kungu glābēju, bet viņš ir tāds pats radīts pēc Dieva tēla un līdzības kā es, un man nav tiesības smieties par to cilvēku, viņam arī ir vērtība, arī Jēzus nomir par viņu, un mēs sākam savādāk skatīties par to, kas ir vispār cilvēks, kā es parādu mīlestību, kā es eju caur grūtībām, ko es daru ar to Instagram un Facebook un YouTube, ja mēs paskatāmies, cik reāli stundas viņš ir mūsu telefonā, ka mēs viņu esam atvēruši, ka mums ir 12 stundas, mums ir 8 stundas, mēs esam pavadījuši pie telefona, un Bībeles aplikācijā mums ir 2 minūtes, tas ir diezgan bēdīgi. Ne jau kā man personīgi ir varbūt 2 minūtes Bībeles aplikācijā, tāpēc, ka es lasu, man patīk uz papīra lasīt, jā. Bet, teiksim, doma tajā, ka cik daudz stundas mēs atdodam šai te pasaulīgai informācijai, šiem te trendīgajiem prīčeriem, un tas nav slikti, tas ir forši, kamēr viņi sludina patieso Dievu vārdu, pilnīgo evaņģēliju, kā Pāvils saka, bet ka mēs reāli, individuāli veidojam attiecības ar Jēzu, un tas ir tas arī, ko tu minēji viscaur šai te identitātei, kas ir ļoti svarīgi, ko, manuprāt, mūsdienās cilvēki palaiž garām, un cilvēki pat tāpēc nepaman, ko viņi klausās un ko viņi dzird, tāpēc, ka kamēr tiek pieminēts Dievs, kāds Dievs, viņi pat nezina, bet kamēr tiek pieminēts Dievs, laikam tas tikmēr ir kristīgi, un cilvēki daudz kristieši pat nepaman to, ka viņi piebāž savus prātus pilnus ar reāli, es ļaušos rupi teikt vārdi, mēsliem. Reāli. Un arī daudz jau nav, ja kāds nav lasījis Bībeli, bet klausās pēc citiem, viņi jau nevar atpazīt arī to, kas ir Dieva vārds vai kas ir sveša mācība. Un tajā pat laikā Dieva vārds saka, kad svētais gars mācīs jūs. Tātad arī vecajā derībā, kad bija šie
Kas viņi pravieši skatījās, kas, piemēram, kas svētī ķēniņus iecēla un tā tālāk, kas viņi pravieši, Tur bija pravieši, jā. Nu, kad... Pieņemsim Samuels, jā, kad viņš skatījās viņš skatījās pravietis, Dieva pravietis. Un kad arī viņš jau saņēma no Dieva personīgi, tātad arī, kad vai ne, kad Dievs jau runā un jā, to mēs dzirdam, vai ne, un saklausīt pāri visiem šīm ten apstākļiem, situācijām, ikdienas skrējienam ir reizēm pagrūti. Bet, kad Dievs var mūs mācīt atkal, un es pat nezinu, cik daudzi no kalpotājiem vai ne vispār ir šajā ten Klusumā, jā, šajā apstāšanās brīdī, kur, velta laika atkal Dievam, jo es atzīstu, nevienmēr man sanāk katru dienu atkal, jā, tajā, bet, un tas arī, protams, kaut kur, es zinu, kad ir kalpotāji, ir kristieši, kuri dara to pienākumu pēc, lai viņi to varētu, tā kā sirdsmieram izdarīt, vai ne, un jo, ja tu neesi izdarījis to, tev atkal ir slikti par to, un tev vienkārši sirdsapziņas sajūta, un ten ir atkal tas piemērs, kur tu saproti, ka tu īstenībā neesi, nevis piemērs, bet drīzāk, ka tu tiešām neesi sapratis to Dievu būtību par kaut kādām lietām, ka viņš tev nevērtē, vai tu to dari no darbiem, bet atkal, vai tu esi pazemībā, paklausībā Dievam, un tas nevienmēr ir jābūt, ka tev jāvelt kaut kādas stundas, nepārprotiet, protams, tas nevienmēr ir jābūt 5 minūtēm, bet arī atkal tāda apstāšanās, kur tu tiešām nomierinies, tu nāc Dievu priekšā, tu atklātu dalies ar savu sirdi, jebkā kā tu jūties, pat laikā arī pateicība ir īstenībā liela atslēga tam tavai izaugsmai, tavai svētībai. Pat ja tu reizēm kaut ko neredz, tu mēģini atrast tajā dienā atkal pateicību, par ko tu vari būt pateicīgs Dievam, un tā ir atkal izaugsme tev. Tā, ka tu meklē tās lietas, par ko tu sirdies, pateicīgs, un īstenībā var ieviest arī tādas kastītes dienā, ierakstīt kaut kādas lietas, kur un pēc tam palasīt atkal, šo man draudzene ieteica tādu pierakstīt, bet īstenībā, par ko mēs arī ar Danu runājām kādā podkāstā par to, kad pateicība īstenībā ir ceļš uz tādu pestīšanu, uz atklāsmi par to, cik tu esi svētīts, cik tev daudz ir dots, jo, protams, katram var būt savs skatījums par to, kā viņš ir svētīts. Ja viņš atbildīs, ka man tur ir mašīna, tur man ir māja, ka tur man ir vēl tur nauda, kontā daudz vai ko, bet tā svētība nevienmēr apzīmē to, ka tev ir viss šīs lietas, bet ka tu tiešām sirdī redz, ka tu esi svētīts, un kur tu ej, atkal tev pavarās kādas iespējas, pavarās kādas durvis, kur tu tikai Dievs atver tās ten durvis, vai ne, un ka tu vari būt daudz svētīgāks kā kristietis nekā tas, kas vienkārši ir miljonārs, jo mēs, protams, tagad tā informācija ir pieejama, ka, tie, kas ir miljonāri, vai ne, viņi saka, ka viņiem ir nauda, bet tajā pat laikā ar to viņi nav laimīgi, un, jā, un bagātība arī nav nauda, un bagātība ir domāšana, tā kā no domāšanas ir tava ticība, un es atkal atkārtošos, ko viens no tādiem, ko es jūs, varbūt pēdējos 3 savos podkāstos minējusi, ka Dievs man uzrunāja ļoti personīgi caur vārdu, ka Dievam ir svarīgāk, kā mēs domājam, nevis kā mēs ticam, jo no domāšanas iziet ticība par to, kā mēs domājam par Dievu, kā mēs domājam par sevi, kā mēs domājam par apkārtējiem vai par to, kas mums ir par apkārtējo situāciju. Tātad tava domāšana noved pie tās atkal šīs ten ticības, un tas jau pasaka par to, ko tu domā pats par sevi, vai ne, kāda tev ir ticība par sevi, līdz ar ko sakārto savus domas un pieaugs tavu ticību. Amen. Un arī kaut kas, manuprāt, ko es esmu daudz pamanījis, ir tas, ka, pieņemsim, let's say, ja mēs šo podcastu nosauktu 5 soļi, kā tu būsi laimīgs cilvēks, kā tu būsi laimīgs kristietis, jeb kaut kā savādāk, varbūt es domāju, ka, teiksim, tas, kas būtu šis kā 5 soļi, lai es būtu laimīgs, lai es būtu priecīgs,
un tas ir tas, ka tas video, pieņemsim, saņemtu daudz vairāk skatījumus. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs kā kristieši, jeb vienkārši cilvēki, būdam miesā, mēs gribam šos te quick fix. Mēs gribam, es esmu nelaimīgs, un es gribu būt laimīgs. Šeit ir 5 soļi, kā es varu būt laimīgs. Un mēs labprātāk ēdam tāda veida barību, nekā tas, ko tu minēji, kad mēs ar kādām sirdīm, ka mēs patiesi meklējam Dievu, nevis, lai mūsu sirdsapziņa būtu labāka, es pavadīju laiku ar Dievu, lai es varētu pēc tam kalpot citiem cilvēkiem, bet ka es patiesi meklēju Dievu vajag, tāpēc, ka es meklēju viņu, un no tā, ka viņš mani piepilda ar savu klātbūtni, ka viņš man piepilda ar mieru, ka viņš man piepilda ar mīlestību, ka viņš man piepilda ar prieku, ar lēnprātību, šie svētā gara augļi, ka to pēc tam, šo te, kas pāri plūst, ka to es tālāk dodu cilvēkiem, un tādā veidā es viņiem kalpoju. Un svētais gars arī dod dāvanas, lai mēs varētu kalpot cilvēkiem, un tas ir kaut kas tāds, ko es domāju, ka es ātri iespraudīšu savus 2 cenšinī, te visā, ko tu teici, ir tas, ka attiecīgi mēs tādā veidā neapzinoties, pieņemsim, man bija iespēja mācīt par draudzē par šīm te ko mēs varam lasīt Mateja 7. nodaļā, par to, ka Jēzus, tad, kad viņš pabeidz šo slaveno dievkalpojumu, kas ir 5., 6., 7. nodaļā, viņš 7. nodaļas beigās stāsta par šo te, tātad tu varbūt, ja tu dzirdi Jēzus vārdus, tu būsi kā gudrs vīrs, kas būvē šī te pamata savu namu. Un to pašu mēs līdzīgi varam atrast Lūkas 6. nodaļā, kad arī ir līdzīgs dievkalpojums, kur arī Jēzus beigās saka, ja tu esi gudrs, tu būsi kā, ja tu dzirdi mans vārds, ja tu klausi tiem, tad tu būsi kā gudrs vīrs, kas būvē savu namu uz šīs te klints, un ja tu būsi negudrs, tu būsi kā vīrs, kas būvē uz smiltīm. Un es domāju, mēs tik bieži ļoti fokusējamies uz šo te māju, uz šo te būvi, uz šo te, ka man taču ir jābūvē sava dzīve, man taču ir jāklausās, kā es varu būt labs kristietis, kā es varu būt priecīgs kristietis, kā es varu būt svētīgs kristietis. Un kad tas ir tas, ko arī tu minēji par to, ka mēs no sirds nemeklējam Dievu, un no tā nenāk mūsu identitāte, un tāpēc arī mēs mūsdienās nevaram pastāvēt šajā te identitātē, un mēs tajā nevaram rast savā ziņā, saprot pareizi, spēku savos vājajos brīžos un atbildes savā neziņā, jo man patīk, kā NLT tulkojums saka, ka ir kā gudrs vīrs, kas rokas dziļi, un tad, kad viņš rokas dziļi, viņš atrod šo te akmenu, uz ko būvēt. Attiecīgi, mēs palaižam garām to, cik grūti patiesībā ir atrast labu pamatu, kad cik tas ir grūti no personīgās pieredzes, kad pieņemsim, es neesmu ilgāk laika pavadījis laiku ar Jēzu, un tas bija kaut kas tāds, ko es piedzīvoju salīdzinoši nesen, bet sen, bija tas, kad tu esi ieskauts tajā visā tik daudz, tev ir jādara tas, arī kā tu teici, ja, ka tur ir semināri, tad ir dievkalpojumi, tad ir podcasti, tad ir arī kādam privātam jāpakalpo, tad ir tās grupiņas un vispārējais, un tu jūties, ka tu it kā esi visur, tu esi izsmelts, un tu zini, ka tev ir jāiet pavadīt laiks ar Dievu, un tu jau negribi, tāpēc, ka tev ir vieglāk sev aizpildīt ar Instagram, jo tev ir tas sajūts, un man bija tas, no personīgās pieredzes vēlos padalīties, varbūt kādam noderēs, kad mēs gribam dzirdēt tikai to skaisto praktisko, kad, ja tu izlasīsi šo te pantu un pateiksi, jā, amen, vai ja tu aizlūks, tad Dievs svētī man, ka tas tagad tā notiks, bet kad mēs negribam dzirdēt to praktisko, kad mums ir jācīnās ar savu miesu, kādā ziņā, kad es ienāku kambarī, un pēc pirmajām 10 sekundēm jau man sākās prātā, ko es te vispār daru, es labāk iet un darīt to, es būtu pilnvērtīgāks, ja es varētu aiziet, nezinu, zāli nopļaut, vai es labāk aiziešu to izdarīt, tāpēc, ka es ienācu te, nu, ko es te vispār daru, man ir tik daudz ko darīt, man ir tas jāizdara, man ir šis jāizdara, jā, man ir visu kaut ko citu. Domās pļauj zāli. Es jau domās pļauj zāli, un es pat nepamanu to, kā man ir jācīnās ar savu miesu, un mēs daudz padodamies. Jā. Mēs daudzi mūkam prom no tā, mēs negribam būt, ka man paprasīs reāli 15 minūtes nomierināties Dieva klātbūtnē un atslēgt savu prātu no tās, ka es esmu pieredzis, ka tiklīdz es jūtos, ka man nav ko darīt, es izlauku telefonu. Un tas praktiskais, tie bija man tie 2 centi, ko es gribēju ievāst iekšā, ka mēs to vieglo, skaisto, praktisko dzīvojot uz, teiksim, tā citu cilvēku ticības, kad
aizlūdz sveitī man, pravieto pār mani, un mēs ar to it kā piepildamies, jā, amen, un mēs atkal, man vajag vēl, es tagad padevos, jā, ka mēs nedisciplinējam sev, ka mēs tas bišķi jau palsot uz atpakaļ, un par to visu, kad mēs nedisciplinējam sevi, ka mēs neejam caur tajām smagajām, ko tas citreiz nozīmē, cīnīties ar savu miesu. Tas bija tas, ko es vēlējos iebāzt iekšā, kad tas nav viegli, ka tas reāli paprasa enerģiju, tas paprasa darbu, tas paprasa visu. Tas jau ir tāds posms, kur tev ir vienkārši jāsaprot, kāds ir tavs mērķis atkal dzīvē, un kad tu tā runā, man kādā brīdī atnāca tā līdzība par tiem, kas ir cilvēki, kas ir slaveni, viņi nav spējīgi noturēt slavu, vai ne? Jo tu runāji par identitāti, un man kaut kā nāca par tām slavenībām uzreiz par tā domu par to, kad arī šie cilvēki kaut kādā brīdī salūst, ka viņi iekrīt atkarībās vai ne, un lieto tur narkotikas vai alkoholu un ko, jo cilvēks pats par sevi nav radīts, lai spētu noturēt tādu slavu, tādu spriedzi vai ne, un jā, visā tajā. Protams, Dievs grib, lai mēs izveidojam šo identitāti, bet tā izpratne ir par to, ka īstenībā mēs varam daudz ko sasniegt, un ir arī kristieši, kas ir slaveni un kas ir tur mūziķi vai sludinātāji zināmi, vai ne? Bet ir arī, protams, cilvēki, kas krīt, jo, ka nonāk pie kaut kādas augstprātības un pie šīm ten lietām, bet kad ir jāstrādā atkal, un kas ir, ko es lūdzu Dievam par to, lai arī kur viņš vestu man savā šajā plānā, Dieva ceļā, vai ne man, kad lai es vienmēr palieku pazemīgi, jo tas ir tas, ko es redzēju arī Bībelē daudzkārtīgi, kur cilvēki krīt, jo viņi paaugstinās, vai tur ķēniņš vai nekļūst, atkal tur, es tur esmu sasniedzis, vai atkal, šīs ten lietas, kur atkal jā, cilvēkiem nereti, kur viņi paaugstinās un ka viņi domā kādā brīdī, ka viņi paši to ir sasnieguši un par ko man arī Dievs ir runājis, kad visi tie cilvēki, kas tev ir dot tādas apstākļi, kurus tiešām varu savā dzīvē šobrīd skatīties un runāt par to, kā es esmu svētīta un ka man ir kādas, tā teikt, ekstras prioritātes pateicoties Dievam, kuras, pilnībā, savā spēkā es tur neko neesmu izdarījusi. Viņš vienkārši man savedz ar cilvēkiem, ne, un es baudu to svētību atkal. Jā, ko es gribēju ar to teikt? Par slavenībām. Bet tas, jā, par to identitāti, kad tas ir svarīgi par to, kad mēs saprotam, ka Dievs veido mūsu šo identitāti un ka tā ir dota no Dieva un no tā ir jāskatās no Dieva vārda un pat, ja viņš veido mūs slavenus un ko, mums ir jāiziet kaut kādam ceļam, lai mēs nepaukstinamies, lai mēs tiekam rūdīti un atkal baudīt to Dieva roku un vadību atkal šajā ceļā. Bet tu nedaudz minēji par to, ka arī, teiksim, ir slaveni kristieši un, diemžēl, ir arī kādi, kas arī krīt grēkā un citās lietās. Un tad varbūt tev ir kaut kāda ideja par to, kā zināt, kad es varbūt neesmu viltus identitātē, domādams, ka es esmu kristietis, jo mēs arī lasām Bībelē Mateja 7. nodaļā, ja es nemaldos 22. 23. pants saka par to, ka daudzi tajā dienā nāks pie maniem un teiks, kungs, kungs, kungs. Mēs tā vārdā esam pravietojuši, dēmonus izdinuši, daudz lietas darījuši. Bet, ja es viņam teiks, atkāpies, es to nekad neesmu pazins. Varbūt kā kādam zināt, ka viņa identitāte patiesi ir balstīta Dievā, nevis viņš domā, ka viņš ir balstījis to Dievā, patiesībā nezinādams, ka viņš iet pazušanā. Varbūt tev ir kaut kāds ieteikums vai kaut kas tāds, ko varbūt, jā, tu vari nodot šādam cilvēkam, kas varbūt klausās un ir domā par to, un viņš varbūt nezina, un tikpat labi viņš ir kristietis, bet vienkārši ienaidnieks uzbruk ar šīm te domām. Tad varbūt, lai šis te kristietis būtu mierā par to, ka, hei, es zinu, ka es esmu glābts, hei, es zinu, ka es neaiziešu pazušanā, jo es domāju, ka, manuprāt, tas ir teikt Salamans mācītājs, sāk 3. nodaļā 11. pantā par to, ka Dievs ir licis mūžību mūsu sirdīs. Attiecīgi, arī, ko tu pirms tam minēji, kad pasaulīgās lietas nevar aizpildīt šo te mūžību, kas ir mūsu sirdīs likt, tikai Dievs to spēj. Un, attiecīgi,
Salmāna pamācībās runāts par to, ka gudrais cilvēks domās par to, kas nāk pēc nāves. Attiecīgi, ir cilvēki, kas patiešām domā, un ir arī cilvēki, kas, diemžēl, satraucas par to. Viņiem nav šī 100% pārliecība par to, ka viņi aizies debesīs pie Dieva, ka viņi būs sadraudzībā ar Jēzu, ka viss ir kārtībā, ka viņiem nav jāsatraucās. Bet, teiksim, varbūt tavs kaut kāds ieteikums šiem cilvēkiem par šo vilts identitāti, patieso identitāti, kā zināt, kā nezināt. Tad tā var vāsiņa mikrofons tev. Tu uzdod tāds āķīgs jautājums, un tu pēc tam nomet mikrofonu un beidz jāķipa visu. Man nav visas atbildes. Kuram ir? Tev bija jāsaka Dievam. Es vispār sāku jau domāt, es neklausījos. Turpin domāt. Tā tad vai būt pārliecināts par to, ka viņš ir ar Kristu, par to, ka viņam ir mūžība? Noteikti, ka tie būtu jāizraksta kādu bībeles pantu un jāatkārto. Un tiešām jāieliek tā patiesība, jo, ja tu tici, ka Jēzus Kristus ir tavs kungs un pestītājs, tad ar to pietiek, lai nonāk debesīs, man liekas. Jo tā atziņa, labi, protams, ir... Nav tāda, protams, bet ir vienkārši tas, kad, par tavu sirds motīvu, kam tu kalpo, vai tu apslēpi sevi kā identitāti Dievā. Ir vienkārši man tāds piemērs reizēm kaut kur ir bijis, kad es tur sāku meklēt darbu, kad es pabeidzu Baltijas kalpošanas skolu un mācījos tur, un tad kādi cilvēki man teica, nesaka, tu, man vienkārši jautāja, kāpēc es no Talsiem pārcēlos uz Liepāju, vai ne, piemēram, ja es agrāk tur dzīvoju, vai es vispār kaut kur esmu dzīvojis, bet kāpēc es tieši uz Liepāju, jo man tur nav nekas, un ka tur varbūt kāds man teica, nemīn par to, ka tu esi tur kristieti, vai tikai tāpēc, ka tu esi tur pievienojies draudzē, un tāpēc tu pārcēlies uz citu pilsētu un ko. Es saku, nē, kas es esmu, kāpēc man kaut ko izņemt no sava stāsta, vai tā ir patiesība, ko man tur izdomāt, vai ja es nedabūšu, es vienkārši zinu, kas ir Dievs, es zinu viņa identitāti, ka viņš man svētīs neatkarīgi, vai šajā vietā es pateikšu, kad es esmu kristieti, vai ne, vai kaut ko, kāpēc man noslēpt, es vienmēr esmu bijusi par atklātību un runāt par to, bet par tiem, kas tāpēc tā doma arī bija, kāds ir tavs mērķis, kāpēc tu dzīvo, un, jo, protams, ja tu apgalvo ar to, ka tu esi Jēzus sekotājs un tavu dzīvi to neparāda, protams, tev ir citi motīvi un tu ej kompromisos, un, protams, tādā gadījumā, tikai Dievs zina, vai tu būsi debesīs, vai ne? Ja tev ir šis jautājums, un tu saskaries ar kādām nāves briesmām, un ja tev parādās šis jautājums, tad vai tu esi dzīvojis tā, vai ne? Es domāju, ka tavs sirds, manuprāt, Dievs reizēm ļauj mums piedzīvot kaut kādas grūtākas situācijas, lai mēs paskatītos, izvērtētu savus sirds motīvus, apstākļus. Un tie, kas nav pārliecināti, kad aprunāties ar kādu kristieti un varbūt atkal redzēt, ja tev patīk, kāda ir viņa dzīvē augļi vai ne, kāda ir viņa sirds, un vienkārši izrunāt kādas lietas, jo reizēm arī, Dievvvārdā arī teiks, runājiet vai neatklājiet kādu savu sirdi, un kad redz atkal, ka Dievs piepild kādas lietas un atklāja un piedod grēkus, un jau par šo noteikti, ka palīdzību meklēt jau vajag, jo reizēm citi ir iegājuši atkal mūsdienu trends ir tāds, ka man draudz nevajag, man nevajag atkal kaut kā būt tajā vidē, vai ne, kad Dievs ir visur un kad es pats tieku galā. Tā. Don't like it. Tā, ka Dievvvārds atkal māc būt sadraudzībā, jo mēs esam starp cilvēkiem arī augam, mācamies, pieaugam, vai ne, kalpot, un tas, ir šie Dieva principi, kas tomēr nemainās, un ja tu esi viens, tev ir daudz vieglāk uzbrukt atkal, un
Es domāju, ja tavā dzīvē viss ir kārtībā un nav grūtības un viss ir fine, tas jau parāda bīstamību. Es tieši gribēju teikt, ka kaut kas reāli nav. Kaut kas nav kārtībā, jo patiesi, ja tu esi ar Dievu un, manuprāt, tu saskaries ar tādām grūtībām, kur tavu ticība tiek pārbaudīta. Nu, Bībelē to var redzēt. Nu. Protams, tas nav galvenais rādītājs. Nē, bet... tas nav galvenais, bet tā jau ir viena no pazīmēm, kad, ja tev viss ir kārtībā un tev vispār nav grūtne ar vienu cilvēku vai vēl kādiem apstākļiem, nu, tad ir kaut kādas lietas, kam, nu, es vismaz redzu, ka cilvēki iet cauri vai ne atkal šīm lietām, un kur ir vajadzīga ticība, kur ir vajadzība nākt pie Dieva, jo tu zini, ka tikai viņš šo sfēru var aizpildīt un piepildīt. Un tā kā jā, tas būtu tāds laikam tas pamats, par ko, ja cilvēks ir uz tāda ceļa, kur viņš nav pārliecināts, tad tas nozīmē, ka viņš varbūt lasa Dievu vārdu, bet viņš to tā kā ar sevi nemazgā ar to. Nu jā, kad varbūt tikai paklausās un pasvaipo tālāk pāršķiest, bet tas vārds ir domāts tam, lai mēs lasītu, lai mēs mazgātu sev un atkal pielietot. Nu, tās pamatvērtības jau tomēr nemainās. Protams, tām visam nevajadzētu būt kā kristiešu pienākumam aiz darbiem, vai ne? Bet darīt to atkal, ka pirmais ir būt vienkārši ar Dievu kopā, klātbūtnē, un tad ar šīm attiecībām ar Dievu no tām izriet tev atkal kalpošana tālāk, vai ne? Jo tev tas ir jādara atkal ar Dievu svētību, Dievu klātesamību, un ka viņš tev liek tos tiešām sirdī, jo no tā tev arī būs augļi. Jo tu vari darīt to vienkārši pienākumu pēc, vai ne? Un tu vari to darīt tikai tāpēc, ka tas ir jādara. Un, protams, kaut kādā brīdī tu nogurs, kaut kur tu, tā, ka tam nav atkal tie augļi varbūt. Bet Dievs arī svētī. Nepārprotiet, ja ir vajadzība, piemēram, draudzē un nav neviens cits, kas to izpilda, bet tu esi pamanījis kādu lietu, pat ja tu neesi aicināts uz to, Dievs svētī tev, ka tu atsaucies, ka tu redz, ka tajā ir vajadzība, ne, ka tu izpildi to funkciju, pat ja tavs ceļš jau ir tur pilnīgi, kaut kas cits, bet tu tomēr esi ar savu kalpotāju sirdi aizpildīt šo sfēru, un es ticu, ka arī savā laikā tu sasniegsi tur, kur tev ir jābūt, bet tu iegūsi īstenībā daudz vairāk, jo tu izies šim posmam, kur tev ir jāiemācās vēl kādas lietas. Amen, amen. Un tad, pirms mēs varbūt noslēgšu šo epizodi, es ticu, ka ir arī cilvēki, kas cīnās ar savu identitāti Dievā attiecīgi, kad viņiem ir sajūta, ka viņi nav pietiekoši, vai viņiem ir sajūta, ka viņi nav izdarījuši pietiekoši, vai kad Dievs savādāk uz viņiem skatās, vai kad kāds cits ir labāks, vai paskaties tam kristietim un tam ir tik labi, un viņi ir tik spēcīgi, un viņi ir tik, tiksim tā, ticības pilni cilvēki, bet es esmu tāds, šitāds, varbūt, ko tu ieteikti tiem, kas arī, kā varbūt Bībele saka, ir ticībā vājāki, kuri cīnās ar to savu identitāti, ka viņi īsti nevar līdz galam atrast, varbūt kāds ieteikums, kāds Bībeles pants vai kaut kas cits, ko tu gribētu nodot šiem te klausītājiem, kas grib, no sirds grib, bet viņiem ir sajūta, ka kaut kas viņiem stāv pretī, ka viņi nevar līdz galam vēl to piedzīvot. Tas, kas man bija arī, kad es mācījos Baltijas kalpošanas skolā, man draudzene bija izstrādājusi tātad projektu, jeb mums atkal bija pēc Bībeles pētīšanas metodas dažādas jāizstrādā, un viņa attiecīgi paņēma tēmu par identitāti, un kur viņa bija atradusi vairākas Bībeles pants, kas paskaidro par to, kas mēs esam Dievā, ko Dievs saka par mums. Un, kad es biju skolā, es cīnījos ar kaut kādām lietām, kuras teica, ka es nejūtu Dievu, un ka es tur daru kaut ko nepietiekamu, un es nesaprotu, un viņš tur nerunā ar mani, un es tur biju tāda, es man liekas, tik daudz tur
pinkšķēju un pārdzīvoju, nosodīju sev un tā tālāk, vai ne? Tā kā tas cilvēks noteikti, par kur tu runā, vispārīgi ņemot, vai ne, viņš nav viens, jo, manuprāt, arī mums kā kristiešiem ir šīs domas, arī tev ir savs nosodījuma domas, arī man ir kādas lietas, ar ko es saskaros. Nevis jau visu priekšā teikt, es sākstās. Un, attiecīgi, ko es darīju, es vienkārši saprotu, ka Dievs jau mūsu vietā neko nevar izdarīt. Viņš jau viss ir izdarījis, un tas, kas mums ir jādara, mums ir pašiem jāņem savi tie ieroči, ko Dievs jau ir dāvājis, un tas ir viens no tiem ir Dieva vārds. Un es sāku viņus vienkārši lapā lasīt, skaļi pasludināt, kaut vai tas ir viens pāns, ko tu mal uz riņķi, jo tad, kad tu dzirdi, izrunā, tev nosēžās šī patiesība attiecīgi. Un, kad tu nonāc atkal pie situācijas, tu sāc apgalvot šo vārdu, pasludināt to, un tā ir mana recepte, kā es saprotu, kā var saņemt brīvību, un arī skolā es to piedzīvoju, tātad atkārtojot šīs bībeles pāns par to, ko Dievs saka, kas ir viņa identitātē, un arī mums šobrīd midā es esmu sagatavojis šīs rakstvietas arī drukātā veidā, kur, ko var digitāli saņemt, un var pats mājās arī izdrukāt, un ar ko var arī padalīties, lai saņemtu, un es domāju, ka tev ir vienkārši jāņem šis Dieva vārds un kā zobens jāpielieto, atkal stāties pretī visām šīm ienaidnieka domām, kur tu vienkārši sāc pasludināt. Pat ja tas ir vienīgais, kāds ir tavs laiks ar Dievu, vai ne, ka tu, lai tev būtu rezultāts, sāc lasīt šos rakstvietas, ka tu pasludini, ka tu runā uz sevi un ka es izvēlos ticēt, es izvēlos to samainīt ar meliem. Un, un tad, ja tajā brīdī, kad es biju skolā, nostiprinājos tajā, ja tu kādu brīdi atkal attēji no šīm rakstvietām, tu izēji kaut ko citu cauri, vai ne tavu ikdienā dzīvo, mums vajag tāpat atjaunoties, jo mēs to, ko mēs nepraktizējam, tas arī atkal aiziet, vai ne? Atkārtošana, zināšana māte. Jā, un tāpēc piedod atvaino, bet nav viegls recepts, tā teikt, ir tikai tas, ka tev ir ikdienas šī disciplīna, jo tāpat arī sportisti, kas iet uz zāles, viņi izslēdz no ēšanas kaut kādas šīs pārtikas produktus, vai ne? Viņi nodarbojās ar sportu, viņi ir regulāri, un kāpēc, diemžēl, ir tā, ka tas ir cilvēki ir uzticamāki sportam vai kaut kādiem ēšanas paradumiem vairāk nekā Dieva vārdam, un es nenosodu nevienu, arī es pati klūpu, vai ne, bet man ir žēl, protams, kad šī ikdiena mūs var paņemt atkal tik ļoti tajā, un Ieskalt sevi, teiksim tā. Jā, jo es tagad, kad atgriezos darba tirgū, tā teikt, kad pati tu esi savu priekšnieks, tu pats izlem, cik daudz klientus ņemt, un es Dievam saku, es negribu atkal iet tajās galībās, kur es atkal saņemos tik daudz cilvēku, šos klientus nodrošina, lai būtu it kā tu kā skaties, jo tev vairāk klientu, jo tev vairāk finanses, it kā no tā, ne pasaulīgā viedokļa. Bet es tajā pat laikā mācījos, pirms es uzsāku darbu, un es atjaunoju domāšanu par to, ko nozīmē Dievs kā nodrošinātājs, vai ne? Un ka es zinu, ka ir mana tiesa, jo Dievs vārds saka, tev ir jāstrādā, bet tajā pat laikā es zinu, ko nozīmē, ka Dievs arī svētī, ka arī viņš nodrošina, un man nav jāiejūdzās šajā darba zirgā, un ir arī kristieši, kas joprojām uzskata, ka viņiem jāstrādā ar 2 darbos, viņiem ir jānodrošina tas un tas, jo viņi grib dzīvot konkrētā šajā līmenī, vai ne? Es laikam kaut kur atkal čīgs Dievam, bet es apzinos, ka es zinu, kad man tā nav jādara, un tāpēc es tā jau... skatīsimies. Šobrīd ir tā, ka man jau 2 klienti ir nost, un tagad ir tāds, bet īstenībā tagad ir tāds miers, un es gribētu, protams, tajā arī palikt, un lai ir tā ticība, ka Dievs gādās,
kad parādās varbūt kaut kādu projektu, kur tu vari vairāk nopelnīt nekā, kad tev ir tā konkrēta, piemēram, mēneša maksa, ko tu saņem vai ne no cilvēka, jo es zinu Dievu, ka viņš var svētīt arī pa tādiem ceļiem, ko mēs nevaram iedomāties, bet ja mēs ejam savu ierasto gaitu, un man diemžēl žēl arī, kad cilvēki nav iepazinuši Dievu un kad viņš ir nodrošinātājs, viņš dara arī brīnums, bet ja jūs paši ejat un skrienat no rīta līdz vakara un jūs domājat, ka jūs tikai sev nodrošinat, es nevaru nosodīt, diemžēl tas nāk arī no kaut kādām agrākām, vēsturiskām lietām, un kur tā izpratne un informācija par Dievu varbūt nebija tik daudz. Tad ir jautājums katram pašam, cik ir piedzīvojis, kādā konfesijā, kur tur kā runājot, citiem atkal šī zīmes brīnuma ir vienkārši jau staigāšana par ūdeni, un ka viņiem jau šķiet, ka tas ir, ka cilvēki ir sajukuši vai ne, vai kaut kā tā. Ir cilvēki, kas ēd pienu visu savu dzīvi, vai ne, garīgajā nozīmē, cilvēki, kur ēd gaļu, kur bauda atkal zīmes brīnums, svētības, ko Dievs var dot un dāvā. Un tā kā es zinu, ka es neesmu mierā ar to, kurus es šobrīd. Tas ir labs zenols, manuprāt, ir. Jā, visu laiku būt attīstībā, pieaugt tajā, ko Dievs ir dāvājis, jo man liekas, ka es pārdomāju, man šķiet ārpēc, ja Dievs īstenībā man ir dāvājis daudz vairāk, un ja es palikšu tajā izpratnē, kuras esmu tagad, un nelietot to, kas Dievam jau ir priekš manis, piemēram, kaut kādas finanses vai atkal svētības, vai ne, kuras var kalpot citiem konkrēti ar kādām garīgajām dāvinām, vai atkal citā sfērā, kur Dievs man lieto, un ko viņš man ir sagatavojis tāpat vien, bet ja es dzīvoju savā tā teikt, bāreņu domāšanā, ka es neesmu pieņemta, ka es esmu tur grēcinieks, ka es tur pateicu kaut ko sliktu vai izdarīju kādu pagātnes lietu un viss, es esmu atmesta vai ne kaut kādu negatīvu vai ko, bet es zinu, ka Dievs piedod, un es zinu, ka mana sirds ir par Dievu, un es gribu sekot viņam, jo es zinu, ka šī pasaules dzīve atkal nestrādā. Tā nedod tādu laimu un piepildījumu. Varbūt man šobrīd nav vairāk kādas lietas no tā, kas man bija pagātnē vai ne, bet es nejūtos nabagāk, es īstenībā jūtos svētīgāk, pat ja nākas iet kādām lietām, grūtībām cauri, tā man Dievs ir man bagātība, Dievs ir mans miers, un to mieru nekur citur nevar iegūt. Pēc labāk man ir Dieva miers nekā man ir, piemēram, viss salīdzinās ar naudu, vai ne? Īstenībā, tas ir tāds, protams, nauda ir vajadzīga, un nauda nāk tāpatās, nauda iet, nauda nāk, un viņai nevajag pieķerties īstenībā, un ko es redzējusi, jo tu vairāk svētī, jo tiešām cilvēks, jo tu esi brīvāks no šīs naudas, jo brīvāk tā nauda atnāk, viņi ir, un jā, aizskrēju doma. Nav, bet rītīgi labi. Man patīk, paldies, māsiņ, ka padalījies. Un vai es varētu palūkt, ka tu aizlūdz par klausītājiem, par tiem, kas varbūt ir nobriedušāki, nav nobriedušāki, par ticīgiem, par neticīgiem, ka tu aizlūdz, ka tu, ja tev ir vārds, ka tu dod arī ārā pravietisku vārdu, gudrības runu vai mēli. Droši. Tā kā droši, ka tu aizlūdz un arī, jā, es būtu ļoti pateicīgs, ja tu varētu to izdarīt. Tad jālūdz par tiem, kam identitāte. Jā, tu droši var lūgt par identitātes nostiprināšanu, par to, kas tev ir sirdī. Jā, labi, debes Tēvs, kungs, es lūdzu, ka tu vadi mani svētais gars, kad tā ir tavs sirds, kas runā, ka tā ir tas ceļš, tā mīlestība, kungs, ko tu esi tiešām ielicis manī un caur kuru tu gribi darboties, kungs, jo es esmu šis instruments, es esmu tavs bērns, kungs, kur tu vari lietot, un es nododu visu sev tev, kungs, un es lūdzu arī par šiem klausītājiem, skatītājiem, kungs, kas tiešām meklē šos ceļus, meklē šīs atbildes, kungs, pie tevs, lai izzinātu, kungs, un es lūdzu, ka tu runā uz katru vienu personīgi, kad nevis viņi meklē šīs atbildes citu cilvēku atklāsmēs un šajos pravietojumos, kungs, bet lai šis ir jauns ceļš apstāties, būt šajā klusumā, meklēt tavu balsi, meklēt šo
kopīgo laiku ar tevi, kungs, kur apstāties un norimt visā ikdienā darbos, pienākumos. Un, kungs, mēs tiešām svētījam arī tos mammas vai cilvēkus, kur ir to, diemžēl, kuri nav šī iespēja varbūt tik ļoti apstāties vai nogriezt visu no šīs ikdienas pienākumiem, Tēvs, bet es lūdzu, kad ir kaut vai šī 5 minūte vai 10 minūte, ko atrast un izprast, Tēvs, ka tu esi viņos un ka viņi ir tevī, ka viņi ir pieņemti un, kungs, ka tu spēj dāvāt katram ikvienam, lai arī kādā situācijā viņi būtu, lai arī kur viņi atrastos, Tēvs, tu zini viņus, tu pazīsti viņus, tu gribi viņus vadīt, tu gribi par viņiem rūpēties, un es lūdzu, ka viņiem nāk šī atziņa, atlaist kādus grožus, atlaist kādus šīs kontroli par lietām, par situācijām, debes Tēvs, un izprast to, kungs, kas esi tu, kas ir viņi, un būt tavā dzīvības vārdā, kas neatstāja vienaldzīgi, kungs, kas ir dzīvs, kas nes šos augļus, kungs, un es lūdzu, kad šajā laikā, kad mēs nezinām, cik ilgi vēl, kungs, būs dzīve šeit uz zemes, debes Tēvs, bet es lūdzu, lai mēs, kas esam māsu un brāļi Kristu, ka mēs izprotam šo svarīgumu, būt kopā ar Tev, pazīt Tev, debes Tēvs, lai iemantot šo debesu valstību, lai Tu neatraidītu, bet, kungs, ka Tu aicinātu tuvumā pie sevis, Tu šajā mājoklī, ko tas kungs mums ir sagatavojis, mūža mājas, debes Tēvs, es lūdzu, kad ir šīs dvēseles, kas tiek remdēts ar mieru, apstāties un tiešām padomāt, kā tu rīkojies, kā tu, Dievs, skaties uz šīm situācijām, kas ir viņu dzīvēs, kā tu vari palīdzēt viņiem, Tēvs. Es lūdzu, kad sākas šīs jaunas solis, šī jauna ticība, debes Tēvs, un es lūdzu, kad tie, kas mēs esam, ka mēs tiešām pieaugam un vērojam Tev ar mīlestībā, Dievs, kungs, ka mēs nododam sevs pašus, kungs, ar mīlestību, ar to apziņu, Tēvs, ko Tu esi mums dāvājis, lai mēs iemantotu dzīvību, lai mēs iemantotu mieru, lai mēs iemantotu šīs attiecības, ko Tu esi dāvājis, ka Tu jēs nes savu upuri, lai mēs būtu personīgās attiecībās ar to kungu. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu mūs mīli, un es svētīju katru vienu klausītāju ar atziņu, es svētīju viņu ar mieru, debes Tēvs, un, kungs, lai ir viena lieta vismaz, ko viņi praktiski sāk pielietot, ka šis personīgais vārds, šī personīgā atziņa, ko viņi vai nu sadzird šeit, vai nu izlas Dievu vārdā, Tēvs, ka viņi pielieto to ikdienā, vai tā ir piedošana, vai tas ir meklēt Tavu vaigu, vai tas ir jebkas cits, kungs, ka Tu runā personīgi uz viņu sirdīm, Tēvs, kad šī darbība, uzticamība Tavam vārdam nes augļus, gan 30, gan 60, gan 100-kārtīgi, Tēvs, mēs slavējam un pateicamies Tev, kungs, ka mēs varam dzīvot Tev, Tavam godam, un paldies, ka Tu esi mūsos dēstījis šo ticību uz Tev, paldies, ka Tu esi aicinājis mums, un ka mēs varam kalpot Tev, kungs, un paldies, ka Tu audzē mūs, paldies, ka Tu pildi mūs ar šo ticību un māc, kungs, pat ja tās ir kādas grūtības un apstākļi, Tēvs, bet ka pār visam mēs varam šo ticību un paļāvību likt uz Tev, debes Tēvs, kungs. Es lūdzu par prāta atjaunošanu, kungs, lai tā ir tiešām izmainīt prātu, debes Tēvs, saskaņā ar Tavu vārdu, ticībā uz Tev, paļāvībā uz Tev. Mēs neesam vieni, mēs neesam atstāti, bet ka mēs varam pielietot šos dāvanas, šo ieroču, šos spēku, ko Tu esi dāvājis arī šeit uz zemes. Viss gods, slāva un pateicība Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Amen, amen, amen. Amen. Vai tev ir vārds priekš kādu nav? Nē. Nebūs. Varbūt jau vārdā bija vārds. Amen, amen. Kā jau māsa pirms tam arī dalījās par to, ka Dievs ir greizsirdīgs Dievs, un ja mēs lasām Pāvila vēstuli romiešiem, un tev, kas klausās, tev tas nav, tu varbūt tu neesi lasījusi, bet ir rakstīts par to, ka, manuprāt, 1. nodaļā,
vai 2. Pāvils raksta par to, kā cilvēki zina, ka Dievs ir, bet viņi nevēlas viņu atzīt savu ļauno darbu dēļ. Attiecīgi viņi pielūdz nevis radītāju, bet radītās lietas. Un kas meitenēm ir tās copē, mati, kas saucās. Jā, kad es redzu meiteni ar matiem copē, kas pielūdz lietas, kas nav, teiksim tā, kas ir radītas. Tu pielūdz, tu varbūt nezini, ko nozīmē vārds pielūdz, bet tu domā, ka tas tev nes šos te spēku, ka tas tev nes svētību, ka tas tev nes dziedināšanu, ka tu to nesā savā kaklā šo te kristālu. Un es tev gribu pateikt to, ka ir tikai viens Dievs. Ir viens dzīvais Dievs, kas patiesi nāca un nomira par tevi un atdeva savu dzīvību par tevīm. Un 3. dienā viņš augšām cēlās, lai tu varētu, liekot savu ticību uz viņu un atgriežoties no saviem grēkiem, varētu reāli iegūt mūžīgo dzīvību. Nevis rast savu spēku kristālos vai citās lietās. Un tu zini to, ka tu negūsti pilnīgu šo te rezultātu, ko tu vēlies, tāpēc, ka es redzēju, ka tas slīd no tām rokām kā ziepes ārā, ka tu to nespēji noturēt, ka tas visu laiku iet tālāk un tālāk un tālāk, un tas ir tas, ko Sātans dara, un tu pat nezini to, ka Sātans izmanto šo te lietu, lai tālāk vilktu tevi iekšā šajās te demoniskajās lietās, kas patiesībā tev ved lielākās un lielākās saistībās. Tāpēc es lūdzu, ka tu apdomā, ka tu atver Bībeli, un es ceru, ka šis te podcasts, ko tu klausies, ka māsa padalies par to identitāti Dievā, ka tas ir liekot savu identitāti uz Jēzu Kristu, un es lūdzu, ka tu apsvēr to, jo tas ir nopietni, un patiesībā uz to ir likt visu tavu dzīvi. Tāpēc es lūdzu, ka tu sadzirdēsi to, ko es atļaušos teikt, ko Svētais Gars runāja caur manīm uz tevīm. Bet es vēlos pateikt paldies savai māsai, kas bija šeit kopā ar mani, kas padalījās ar brīnišķīgām lietām, kas parāda to, ka es neesmu vienīgais, kas saka, ka jums ir jātojas Dievam, nevis savām svētībām. Paldies tev, māsa, ka tu biji kopā ar mani. Paldies, ka tu reprezentēji, ja es tā atļaušos teikt, mani identitāti Dievā. Es ceru, ka Danut ir kopā ar tevi šajā visā, kā Pāvils saka, garā. Bet paldies tev, ka tu biji šeit, ka tu padalījies, ka tu uzrunāji cilvēkus, ka tu atjaunoji domāšanu cilvēkiem un ka tu biji kā svētība. Arī man. Paldies tev, māsa. Jā, lūdzu. Un kalpojiet katrs tam, kam jūs esat aicināti. Amen. Paldies. Paldies, ka klausījies. Visu labu. Atā.